Man bija pēcdzemdību depresija. Ar visu to, ka es nenormāli gribēju būt māma. Man bija ķēzara grieziens akūtais, un es šausmīgi to pārdzīvoju, ka es to nevarēju izdarīt pati. Es iedevu to bērnu vīram, izgāju ārā pa durvīm un vienkārši histērijā raudāju. Ir brīži, kad tu vienkārši netiec galā, tev vienkārši gribas, es nezinu, ar galvu sienā ieskriet. Ļoti svarīgs ir tas mentālais faktors, ar kādu domu mēs ejam tajā visā iekšā. Ja nu man nesanāk zīdīt, kāpēc lai to nesanāktu? Un ja cilvēks regulāri atrodas tādā vidē, loģiski, ka tev būs problēmas. Tā, es vienkārši skatos, es domāju, ak, Dievs, kā jūs bēbīšu pūderis, ko mazuļiem uz dupša liek? Tu zini, kāda ir galvenā sastāvdaļa? Sveiki! Šodien ļoti aktuāla tēma – dzemdības. Mūsu bērni, ko mēs viņiem dodam, kā mēs viņus barojam, kāpēc mēs viņus tā barojam, un varbūt ir jādara kaut kā citādāk. Ko mēs viņiem dodam, ko viņi velk, un kādas ir mūsu attiecības. Un tieši tāpēc šodien mani viesos ir Anna. Sveika! Sveiks! Es esmu Anna. Jā, es esmu 2 bērnu māma jau 3 gadus. Dēliņš pirmais piedzima pirms 3 gadiem, tagad meitiņai ir 8 mēneši, un es esmu arī fitness treneri. Un pamatā es strādāju tieši ar sievietēm grūtniecības laikā un pēc dzemdībām. Ko tā ir brokastīs? Olas. Es ēdu lielākoties olas. Jau kādus gadus 7, man liekas, es ēdu tikai un vienīgi olas no rītiem. Ja es nepēdu olas, es nejūtos pēdusi. Man ir sajūta, ka kaut kas nav, jo tā ir arī daļa kā ieradums, droši vien jau ķermenis to prasa to. Bet olas dažādos veidos, vai no omletē, vai vārītas, vai ceptas, bet olas. Tu kaut ko liec klāt? Es cepu olas sviestā. Un es lieku, kaut kādu dārzeni, es parasti piegriežu klāt, jo man prasās kaut kāds svaigums, kaut kāda suliņa tāda. Tas droši vien ir arī pamatā, ka man visticamāk ir kāds minerālu deficīts ķermenī, kāpēc man prasās tā suliņa svaigumiņš kaut kāds. Bet jā, gurķus mēs parasti griežam un burkāni. Es zinu, ka tev nepatīk burkāni. Šeit mums nevajag par mani podcastu, ja? Es varu kaut kur nedaudz iestarpināt kaut ko, ja? Bet tu droši stāsti, nevajag tu teikt, es zinu, ka tev nepatīk, blablabla. Nav tā, ka man nepatīk. Mēs katrs ēdam, izvēlamies, ko mēs gribam ēst. Tas, ka es esmu vienkārši šausmīgi nenormāli disciplinēts, tā kā pilnīgi traks, tas nenozīmē, ka tādiem visiem ir jābūt, ja? Labi. Jā. Vai tev bērni šodien pāēda? Jā. Ko tev bērni ēda? Olas. Arī olas? Jā. Mums meitiņa, kopš mēs uzsākām piebarojumu, principā tikai dzīvnieku valsts produktus. Tas ir ola, gaļas, grieķu jogurtu viņai iedodu arī papildus, un tas arī pa lielam ir viss. Sviestu, pastētes viņai dod vienkārši, kā putras veidā, jau vienkārši paēst. Jā, jo es uzskatu, ka dārzeņi nav labākais, ar ko sākt piebarojumu maziem bērniem. Tad mēs uzreiz ielecām tēmā, ja, bet jā. Jo arī man dēlam mēs atkal savukārt taisījām to vairāk tādu klasiskāku piebarojumu uzsākšanu, un viņam es redzu tagad, kad viņam prasās, viņš makaronus gribēs visu laiku, makaronus, uzvairi makaronus, un tur man ir tāds, varbūt kaut ko citu, tu varbūt gaļu vismaz pieejat klāt, un tad viņš tā kā, jā, labi, sapēdīšu gaļu, bet tos makaronus lūdzu iedod. Cik viņam gadiņi? 3. Tad sanāk, ka tu esi ar tiem makaroniem viņu iepazīstinājis jau pirms tam, ka viņš to prasās makaronus, ja? Pašā sākumā noteikti nē, bet tas bija lielā mērā, jā, kaut kādā brīdī sākās un aizgāja, jo man šķiet, ka ja mēs sākam to piebarojumu pēc tādas dzīvnieku valsts uztura, tas cilvēks pierod pirmkārt pie tā, viņam nav vajadzība ātri iegūt kaut kādu enerģiju no ugļhidrātiem, kas ir tie makaroni pamatā. Un, ja tu esi pieredzis pie tādas stabilas enerģijas no dzīvnieku valsts produktiem, ka tu uzņem lielākoties olbaltumvielas un taukvielas, tev neprasās organisms vienkārši pēc tā. Manam dēlam es uzsāku piebarojumu ar šķiedrvielām, dārzeņiem lielākoties viņš ēda. Es, protams, devu arī visu pārējo no dzīvnieku valsts, bet tas pamats sākumā, kāda aktieri teica, bija tur ķirbītis, kartupelītis, ja, un burkāniņš vārīts. Un tas atkal, man liekas, izveidoja jau pamatā tādu to vēlmi pēc tiem ogļhidrātiem, pēc tās enerģijas, jo ķermenim kaut kur tā enerģija ir jāņem. Viņš nevar dzīvot bez enerģijas, līdz ar to viņš prasa kaut kur pēc iespējas ātrāk, kur dabūt. Un otrs novērojums, kas es ievēroju, to es, protams, varēšu salīdzināt, kad man meitiņa paaugsies. Bet vispār tas, kā mums ķermenis prasa to ātro enerģiju un meklē kaut kur iespēju dabūt to enerģiju kaut kādu ir caur dopamīnu. Un
man dēls, piemēram, viņš prasa mūtenīti. Viņš grib iedot mūtenīti parādīt. Es saku, ka tagad es neslēgšu mūtenīti, nav mūtenītes laiks. Gribu, un tad sākās. Un tad viņš paprasa nākamais mūtenītē, nē, saldumus, iedot konfekti. Es saku, nē, konfekti arī tagad nebūs. Un šitā visu laiku, tā kā uz rīņķi, tas ķermenis meklē, kur dabūt to dopamīnu kaut kādu hitu. Un tad, protams, makaronus iedot pusdienās paēst. Un tas atkal, atsāk atkal to ciklu, ka tev visu laiku smadzenes meklē to ātro dopamīnu, ātro enerģiju visu laiku. Jā, ir ļoti, ļoti viegli pie tā pierast. Īstenībā arī savulaik, kad es ēdu kā vidējais cilvēks, tad arī vienmēr ir tas tā gribās našķoties. Kaut kur, ko gribās. Jā. Obligāti, kad tu ēd, ir kaut kas jāskatās, vai ne? It kā tas varbūt nebūtu tik slikti, bet es domāju, ka visam ir savas robežas, vai ne? Jo tu jau saņem dopamīnu ēdienu, tad tev vēl dopamīns ir ekrānā, mazums tev vēl kaut kas cits fonā tur skan, un dopamīnu visur gribās, un tajā tiešām ir ļoti viegli iet. Viņas no manas pieredzes, tad, kad es pārgāju tikai un vienīgi uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, tad man visi šie cravingi pilnībā izzuda. Tā kā nedz man prasās obligāti kaut kādu stimulējumu no citurienes, jāpaņems no tiem pašiem ekrāniem. Protams, no tā ir grūti izbēgt, jo ar to saistās mans darbs, bet, ir kā ir, un tāpēc es, teiksim tā, novērtēju vēl vairāk to dabīgo dopamīnu. Un par cik tad tavi bērni, tavs bērniņš tomēr prasa to dopamīnu. Kā tu to spēj kontrolēt? Vai tas izdodas? Te man šķiet ir ļoti svarīgi skatīties, kas notiek mentāli mums fonā, jo pieaugušiem jau tas pats, mēs prasam to dopamīnu, tāpēc, ka kaut kas mums visticamāk trūkst. Nervu sistēma prasa kaut kādu stimulu visu laiku, jo acīm redzot, kaut kur viņš pietrūkst. Un arī dēlam es meklēju veidus, kā es viņu varu nomierināt. Viņam šūpoties, piemēram, ļoti patīk, un nervu sistēmai šūpošanās ir ļoti labs veids, kā viņa var atslābināties. Viens no veidiem bērniem, ko piedāvā vislabāk. Un tāpēc es piedāvāju, mēģināt mājās pašūpoties. Ar vīrs ir mājās, tad mēs viņu ieliekam sagā un izšūpinam tajos brīžos, kad viņam rītīgi tā kā rītīgi traki paliek. Mēs izšūpinam viņu. Vēl ir labi veidi ar tādu spiedienu sajūtu. Tur viņš apguļās, uzliec spilvenu virsū un tad tā kā uzspied uz kaut kādām vietiņām. Tas arī tā kā palīdz. Kā kuram jāatrod šeit ir kas, kuram bērnam strādā. Un, protams, parūpēties par to, lai cilvēks ir apmierināts ar dzīvi, lai viņam nav jāraud katru reizi, ka mamma pa durvīm iet ārā, piemēram, jā, vai tas pats bērnu dārzs, kas bērniem ir milzīgs sloks, it īpaši pirms 3 gadu vecuma. Tas vispār nav atbilstoši viņu mentālajai izturībai un vispār attīstībai kā tādai. Tāda vide uzliek pārāk lielu slodzi nervu sistēmai. Kāpēc? Jo mazs bērns līdz 3 gadu vecumam noteikti viņa primārais aprūpētājs ir mamma visbiežāk, vai attiecīgi kāds cits cilvēks. Un viņam ir ļoti, ļoti svarīgi būt ar to vienu savu svarīgo cilvēku. Protams, ka katram bērnam tas atšķirsies, un būs bērni, kuri, ieiet bērnu dārzā, aiziet, un viņam tur tā mamma tā, 100 gadus nav vajadzīga, principā, ja. Bet tas arī es teiktu, ka droši vien sākās ar to, ka mammai ar to mazuli jau saknē nav izveidojusies tāda dziļa saikne, kāda viņa varētu būt izveidojusies, pie kaut kādiem citiem apstākļiem, piemēram. Un līdz ar to, līdz 3 gadu vecumam bērnam tā psihi, kamēr attīstās, viņam ir ļoti svarīgs tas viens cilvēks, viņam ir ļoti svarīga paredzamība, ka visas lietas notiks kaut kā konkrēti, un protams, tā vide, ka viņš ir sadzirdēts, viņš ir saredzēts, un bērnu dārzā mēs to nespējam nodrošināt. Tur 20 bērni skraida uz 2 auklītēm, piemēram, tas nav iespējams. Ja, kaut kādu to mīļumu, to drošības sajūtu iedot tam bērnam, tas, protams, atkal būs izņēmumi, ja? Bet ja mēs par tādu standartu sistēmas runājam, tas nav atbilstoši. Un tos mazies iet bērnu dārzā? Nē, neiet. Nē, un mēs arī neplānojam viņu laist. Viņš sāka iet, bija tā, ka kaut kur uz 1,5 gadu vecumu, bišķiņ pirms, kad standartā it kā beidzās bērnu kopšanas atvaļinājums un ka bērns aiziet uz bērnu dārzu, es viņu sāku vest uz mājadārziņu. Mēģināju tā kā pieredināt, mēs tur pāris reizes aizgājām, tas viss beidzās ar to, ka viņš pāris dienas vēlāk saslima, kas jau ir pirmais signāls pie tā, ka nervu sistēma ir pārslogota, imunitāte nokrītās un vide nav bijusi atbilstoša. Un jā, viņam sākās ļoti, ļoti izteiktas tādas histērijas. Mēs viena no principā vienīgajām reizēm, kad manam dēlam ir bijusi tā klasiskā, ko saka divgadnieku krīze, ka tur bērni krīt uz zemes un vāļājās un ārdās un viss ir slikti. Tāda bija viena reize tās adaptācijas perioda laikā, kad es viņu vedu uz to mājadārziņu pieredināt. Mēs bijām aizbraukuši ar vīru un dēliņu uz Ikejā un
Viņš gribēja ratus stumt, bet viņš bija pārāk īss, lai stumtu lielos ratus, bet mazos ratus viņš negribēja. Un tad viņš vienkārši krīta zemē un spārdījās un gāzās un kliedz. Un Ikea vēl ir vieta, kur tu nevari paņemt un iziet ātri ārā no tās vides. Un tas bija uz pusstundu vienkārši kliekšana, pilnīgi histērijā, un tas bija traki. Un tā pa lielam ir vienīgā reize, kad tā ir bijis. Un tad es sapratu, ka tā vide mums vienkārši totāli nedara. Absolūti uzreiz es viņu izņēmu no turienes laukā, un tad mēs atradām pēc pāris mēnešiem auklīti. Un tad pie auklītes es sāku viņa to pieredināšanu pie bērnu dārza, pie bērniem. Viņi tur 4 bērniņi bija kopā. Pie vienas meitenes mājās, viņš tur arī šobrīd iet. Mēs sākām pieredināt viņu pēc, balstoties to, kad viņš ir gatavs kaut kādiem nākamajiem soļiem. Un tas beigās tas notika tā, ka es 2 mēnešus viņam gāju blakus, sēdēju visu laiku, biju blakus istabā, mēģināju tā kā viņu iedrošināt, ja tev kaut ko vajag, tad tu ej pie auklītes, nevis pie manis. Tie bija 2 mēneši, kad viņš bija gatavs vispār palikt pirmo reizi bez manis pie auklītes. Pēc 2 mēnešiem. Tālāk viņš atkal, tad bija, kad mēs atkal vairākus mēnešus viņš gāja tikai uz pāris stundām, tā kā līdz diendusiņai, un tad pagāja kaut kāds pusgads, kad viņš bija gatavs palikt uz diendusiņu pie bērniem. Un tad atkal pēc diendusiņas es gāju viņam pakaļ, un tad atkal pāris mēneši, kad viņš palika uz pilnu. Un beigās es rēķināju, ka aptuveni nepilns gads, kaut kādi 10 mēneši bija, kad viņš bija tā kā no rīta līdz vakaram gatavs palikt pie auklītes bez manis. Un tas notika, vecumā no gads un, 9 līdz tur, 2 pāri gadiem, ja. Ja tu salīdzini ar standarta vidi, jo tev bērni droši vien nav, tu nezini, kā tas varbūt ir standartā, tad standartā ir tā, ka tu aizej uz dārziņu, tev ir nedēļa adaptācijas, un tad ir tā māma iet prom uz visu dienu. Labi, tad sanāk pa lielam, ka tu aizved savu bērnu bērndārzā, pilnīgi iespējams, tā viņam ir kaut kāda baigā slodze uz nervu sistēmu. Jā. Milzīga. Jā, un vai var būt tā, ka ir kāds bērns, kas nespēja tam adaptēties? Jo es atceros savu bērndārza laikus. Viss, ko es atceros, ir tas, ka mani audzinātāji heitoja. Viņi mani heitoja, viņi man nelaida uz tualeti. Vispār. Mums bija diendusas, un man gribējās šķurāt, kā man nelaida. Es nesaprotu, kāpēc. Kas notiek? Un es biju viens no pēdējiem, kurš sāka rakstīt vispār. Un es atceros savu pirmo vārdu, ko es knapi uzrakstīju. Tur nebija galīgi viss pareizi, bet tas bija vārds zemene. Bet es uzrakstīju kādu zemne, kaut kā tā var būt tās, jā. Es vēl atceros, un tā kā tas ir vispār vēl brīnums, ka kaut ko es no bērndārzā man ļoti daudz ko atceros. Tā kā es atceros, ka tas bija diezgan traumatiska vieta savā ziņā, pat arī, tā kā domstarpības starp vienaudžiem arī, jā. Bet tas arī padomā, kur mēs dabā vispār esam, jebkad 30, 20 cilvēku grupā ar saviem vienaudžiem. Tas dabā pilnīgi nekad nekur nenotiek. Jo parasti tas lielākais arguments, kas ir pret to, ka bērni paliek mājās, nevis iet uz bērnu dārzu, parasti tas, ka viņi nesocializējas. Ja? Tad pirmkārt, kur dabā mēs vispār redzam tādu socializāciju, kur ir 20 bērni vienaudži, vienā grupā. Mēs kā pieaugušie tādā vidē ieejot nejūtamies bieži labi. Tu kā tu svešs bērni kaut kādi, pieaugušie tev apkārt, es nezinu, kuram tur iet runāt. Jā, man pašam personīgi nepatīk vispār cilvēku bari. Jā, tieši tā. Tāpēc man neinteresē nekādi koncerti un tā. Retums, es kādreiz aizēju, bet, ja es esmu kaut kādā vienalga, ir, kaut kādi svētki pilsētā, man uzreiz tāds, es negribu tā būt. Jā, ir tas tā satraucoši. Tad iedomājies tam mazam bērnam, kuram psihi tikai attīstās, veidojās visi tur smadzeņu neironi, viss. Viņš tiek iemests vienkārši tādā vidē bez mammas. Ja, kad mamma ir bijis tas viens cilvēks, kuram tu visu vari tur teikt, skriet pie viņa, drošība viņā būt, un tagad vienkārši viņa pazūd. Un ne tikai tas, ka tu esi tajā jaunajā vidē, bet ka tev nav tā mamma, tev nav tā drošība. Jo mazs bērns veido pasauli, skatoties vispār dzīvi un pasauli, viņš caur mammu to visu dara. Mamma ir tas loks, kurš tev parāda, ko kā darīt, kā veidojās tur viss. Tāpēc arī mums jau kā pieaugušajiem tas programmas fonā, kā mēs domājam, kā mēs redzam pasauli, kā mēs jūtamies pasaulē, tas viss nāk no bērnības. Kā tādas programmas, tā var teikt, ko mēs iegūstam no vecākiem. Un tā bērndārza vide ļoti, ļoti to visu izmaina. Tev vienkārši sagrauj ļoti daudz kaut kādas tādas drošības sajūtas, kas tev būtu varējušas būt par pasauli, ja tu nebūtu tajā vidē. Un, protams, ir bērni, kas tajā vidē ir gatavi, kuriem varbūt tā nervu sistēma nav tik tāda
varbūt ne trausla, bet, tāda. Varbūt viņi vienaldzīga Jā, nedaudz ir, jā, jā. jā. Viņi lietas tā neuztver tik sāsināti, viņiem varbūt der. Ir bērni, kam der. Es domāju, varbūt man pat meitiņa tāda būs, jo es šobrīd redzu tās atšķirības, kādas ir starp bērniem. Viņi tiešām mani palaiž vieglāk. Manam dēlam tā vide būtu vienkārši briesmīga. Viņš būtu tur, es nezinu, traumāts uz visu dzīvi. Tiešām, jo es redzu, cik ilgu laiku viņam vajadzēja, lai vispār pie auklītes pierastu, kur ir 4 bērni tajā vidē, cik viņam ilgu laiku vajadzēja. Ja es viņu iemestu bērnu dārza vidē, ārprāts. Un arī tas stāsts par to, ka tur cilvēks sūtās 2-gadnieku krīzes. Tā ļoti interesanti, ka tā ir 2-gadnieku krīze, jo 1,5 gadu vecumā mēs aizvedam bērnu uz dārziņu. Paiet kaut kādi mēneši, ļoti bieži arī māmas sūdzās par to, ka sākumā viņš aiziet priecīgs, pēc kaut kāda laika sāk raudāt no rītiem, negrib laist projām, un tad vakaros ir bļaušanas un kliekšanas, un tad ir tā 2-gadnieku krīze, kurā pēkšņi bērns no normāla bērna kļūst par kaut kādu tur, nezinu, netiek galā ar emocijām un viss slikti, no sērijas. Arī varbūt tāpēc, ka viņš ir bijis vidē kaut kādu laiku, kur nav bijusi atbilstoši viņa attīstības posmam, viņš ir ieguvis pārāk daudz kaut kādas informācijas, kas viņam principā tajā vecumā vispār nav jāuzņem. Bet nevis informācija kā tur mācību ziņā, bet vispār no pasaules, saziņā un tādās lietās. Un tad, protams, ka tas bērns vienkārši sprākst ārā viss, jo bērnu psihi viņi neprot tik galā ar emocijām, viņi neprot viņas regulēt, kas visnībā lielākā daļa pieaugušu cilvēku arī neprot emociju regulāciju, kas mums ir tā kā galvenais, kas ir jāiemāc bērniem. Un tad notiek visas tās sprākšanas un histērijas un tās visi tie trakumi. Un tas iet, es domāju, ļoti roku rokā, jo man apkārt ir vairākas māmas, kas nodarbojas ar māmācību vismaz līdz tiem 3 gadiņiem bērniem. Un es par tādu 2-gadnieku krīzi šajā vidē neesmu dzirdējusi. Tagad mums piedzima meitiņa dēlam, pirms 3 gadu vecuma viņiem ir bišķiņ zem 3 gadiem starpība, un tagad uz 3 gadiem sākās visādas izdarības. Tā, kad ir brīži, kad tu vienkārši netiec galā, tev vienkārši gribas, es nezinu, ar galvu sienā ieskriet no tā, cik ļoti tu netiec ar visu galā, ka tam bērnam ir tik grūti, un man ir grūti, un es nezinu, kā viņam palīdzēt. Un tas arī, tāpēc, ka ir milzīgs notikums bijis. Viņš visu laiku ir bijis mans vienīgais, un tagad pēkšņi ir māsa. Viņš viņu mīl, protams, bet tāpat, viņš nespēja to savilkt kopā, kāpēc māma pēkšņi man liek gaidīt, jo viņai ir māsa. Un tas ir tāds milzīgs notikums, kas arī var redzēt, kā izmaina to bērna kaut kādu to, varbūt ne attīstību, bet to emociju, spēju emocijas regulēt. Jā, bet vēl pieskaroties tai tēmai, ka viņus atnāk tas bērns, un tur ir vēl 20 citi bērni, nervu sistēma nav tam gatava un tā tālāk, bet arī mūsu pieejama informācija pat pieaugušam cilvēkam mums nevajadzētu tik daudz zināt, cik mēs vispār zinām. Mums nevajadzētu zināt, ka cik tur valstis tālāk mums notiek karš. Pa lielam varbūt kāds vēstnesis laiku pa laikam atveda, un tu to nezinu, vai tā ir taisnība. Ne? Mēs pārāk daudz zinām, un tāpēc mēs brīnāmies, kāpēc mēs esam stresā, kāpēc mūsu bērni ir stresā. Mums reāli ir tiešām pārāk daudz informācijas, un cik es dzirdēju, es gan neatceros, kurš to stāstīja, bet pa lielam jau tādai kaut cik attīstītai cilvēku grupai vajadzētu dzīvot maksimums 150 cilvēku komunās. Jā, mums nevajadzētu būt, cik mums Rīgā ir iedzīvotāji. Starp visiem šiem cilvēkiem būt, un bērniem starp visiem tiem citiem bērniem. Un ja tev ir tā 150 cilvēku komūna, tas nozīmē to, ka tu visdrīzāk tu un tavs bērns uzturēsies savā vienā mazā grupiņā. Un viņam nebūs tas viss pārējais stress un apkārtējās vides. Tā kā bērns paaugās noteikti, kad viņš sasniedz kaut kādu brieduma vecumu, tad jau mēs varam sākt testēt viņa, teiksim tā, nervu sistēmas kapacitāti savā veidā. Saki, lūdzu, tad sanāk, tu šobrīd esi pilna darba laika māmiņa? Yes, jā. Es esmu māma. Pilna laika māma es gandrīz esmu no brīža, kad man piedzima dēls arī, jau 3 gadus, es neesmu strādājusi, principā, no tā brīža. Tik cik, pati uz sevi, labi, droši vien es tagad tā pateiktu, es neesmu strādājusi pie kāda cita, kaut kādu oficiālu, tur, nezinu, darba līgumu, Es strādāju ar mamām online vidē, man ir sava grupiņa, kurā man ir iespēja, online trēniņu, un tad mēs tur darbojamies ne tikai trēniņu, bet arī visādas sarunas ar cilvēkiem par mammu tēmām. Un, arī individuālos trēniņus es pasniedzu
dažreiz, tad, kad es jūtu, ka man ir tas resurs to darīt, tad es arī pa šo periodu esmu individuālos treniņus vadījusi. Grupu treniņus es kaut kādu brīdi vadīju, kad dēliņš bija lielāks un es vēl nebiju gaidībās ar meitiņu. Bet, kā sākās grūtniecība, es sapratu, ka man nav tam vairāk spēka. Man arī grupu treniņus īstenībā nepatīk vadīt. Man patīk individuāli strādāt ar cilvēkiem. Tāpēc, jā, šobrīd es lēnām jūtu, ka man ir atkal enerģija, ka es tā kā lēnām sākšu kāpt atpakaļ tajā varbūt vairāk darba vidē, lai es varētu vadīt arī individuālos treniņus vairāk. Ar ko tu tieši strādā ar māmiņām? Tā kā kāds ir tās tēmas, ko jūs cilājat, un kādas ir tās treniņu programmas? Ja tieši par māmiņām, tad, mamām lielākā problēma vienmēr ir tas liekais svars, kas nenoiet pēc dzemdībām, jo grūtniecības laikā tomēr mēs diezgan bieži varam pieņemties 10+ kilogramu papildus. Skaidrs, ka tur pēc dzemdībām nokrītās uzreiz kaut kāds, jo bērniņš svar ap 4, plus tur augļūdeņi, placentas un tādas lietas. Bet tas, jā, svars. Un tad ir, protams, vēderiņš, kurš nekad nepazūd un ir problēma zona sievietēm pēc dzemdībām, muguras sāpes, kas arī ļoti, ļoti izplatīta problēma, kur cilvēki, jā, arī liekas, man jākačā mugura, tad man pārējais sāpes mugurā, kas ļoti bieži tā nestrādā. Jā, protams, lielākoties jau arī māmas grib vienkārši arī, glīt izskatīties pēc dzemdībām, jo tā sajūta arī ir ļoti bieži, arī es to izjūtu, ka pēc grūtniecības un dzemdībām tu jūties šausmīgi vājš. Šausmīgi vājš. Tad tur tā 3 kilogramīgā hantele, tur jau, drausmīgi smagi liekas. Un tad, tad mēs strādājam principā pie tā spēka, jo ķermenim ir vajadzīgs spēks, lai viņš varētu nest to mazuli. Arī, jo, kad viņš piedzimst, mums viņš tāpat ir par rokām lielākoties jānēsā. Un tad mēs strādājam pie pārējām problēmu zonām, pie liekā svāra, pie tā, lai mums vēderiņš smuks ir, jo arī kāpēc vēders neizskatās smuki, jo visbiežāk ir diastāze, kuru ļoti bieži palaiž garām ārsti vai kāds cits speciālists. Kas tas ir? Diastāze ir sprauga starp priekšējo vēdera sienu. Jo tad, kad mēs grūtniecības laikā mums tas vēders paliek arvien lielāks, tas, sešpaka saucamā, ko mēs zinām, tas rectus abdominis muskulīts, viņš stiepjās riktīgi, jo tas vēders aug. Un pilnīgi visām sievietēm kaut kāda šķirba tur izveidosies, grūtniecības un pēcdzemdību laikā. Un tad, pēc dzemdībām visbiežāk viņa, bieži sievietēm savalkās pati atpakaļ kopā, nostājās smuki te taisni. Ļoti bieži tas nenotiek. Tā šķirba paliek, un tas nozīmē, ka tas muskulis ir izstiepts, un viņš ļoti bieži var nepildīt savu funkciju. Kas atkal nozīmē to, ka pārējie muskuļi kompensē to, ko tas muskulis neizdara. Un tad muguras sāpes var rasties, tur kaut kādas elpas nepilnības, kas atkal var novest tālāk uz iegurņu pamatas muskulatūru sievietēm, kurai jau ir bijusi slodze, pārslodze grūtniecības laikā un ļoti bieži arī dzemdībās. Un tad, viss tas tā ļoti, ļoti kopā sastājās, un mūsu ķermenis jau ir ļoti tāds, komplekss, kaut kāds organisms kopīgs, kur viss kaut ko pa drusciņai ietekmē. Līdz ar to, man liekas, ļoti bieži lielākā kļūda, ko sieviete var pieļaut pēc dzemdībām, ir, ka tu iegūsti no ārsta 6 nedēļu vizītē zaļo gaismu, ka tev viss ir kārtībā, un tu pat taisno aizēji uz MyFitness abonementu, nopērc un nekačāties. Un, protams, tu aizēji, tās meitenes, kas aiziet, piemēram, pie treneri. Bet jebkurā gadījumā, visbiežāk tas treneris nezina, kas ir noticis ar sievietes ķermeni pēc dzemdībām. Viņš nezina. Jo apmācībās arī es gāju C kategorijas apmācībās, sporta izglītības aģentūrā mācījos par treneri. Par sieviešu un pēcdzemdību ķermeni principā nekas netika mācīts. Tur bija kaut kāds bišķiņi, kaut kas varbūt tur pieminēja, bet es pat īsti neatceros tagad tā atsaucot atmiņā mācības, es pat neatceros, vai vispār kaut kas bija par to mācīts. Līdz ar to, arī zinu, ka Stradiņos bakalaura izglītību, kur iegūsti B kategorijas to trenera certifikātu, arī tur nestāst neko daudz. Es zinu kā faktu, ka pirms cik gadiem es biju stāvoklī ar dēliņu, sanāk pirms 4 gadiem aptuveni, es strādāju mazā sporta zālītē sieviešu, man bija kolēģi, kur bija tikko beigusi mācīties Stradiņos par sporta treneri. Un viņa stāstīja, man saka, ka grūtniecis jau nedrīkst rokas celt virs galvas, jo tas tur kaut kā var negatīvi ietekmēt. Un es domāju, tev to Stradiņos māca?
Nu, tas bija vēl pirms 4 gadiem. Varbūt tagad tā vairāk nav, bet tās ir, nu, es nezinu, tā ir, nu, tik nepareiza informācija, ka sieviete grūtniecības laikā nedrīkstētu rokas ar galvas celt. Nu, tas ir absolūti aplami. Tas ir no padomju laikiem vēl kaut kāds doma gājiens, kad tu pastiepsies un tev tur, nezinu, bērns pastiepsies līdzi un tur nabasāji aptīsies ap kaklu un tur viss būs slikti. Nu, bet pagaidi, tas sanāk, mūsu senči, kas šādus te zinātniskus faktus nezināja, viņiem bija viss problēmas, līdz ko viņi pacēla rokas gaisā. Nu, noteikti, ka nē. Jā, nu, Tā kā, nu, kāpēc, lai cilvēks nevarētu turpināt būt funkcionējošs? nu tieši tā, jo par to jau arī ir viss tas stāsts pēcdzemdību periodā sievietēm. Mums tam ķermenim ir jāatgriež atpakaļ funkcionalitāte. Tas ir vissvarīgākais, kas ir jāizdara. Tur tas izskats, tur liekais svars, riepiņas, tur tas viss nāks komplektā. Galvenais pašā startā ir atgūt funkcionalitāti, jo visas tās sistēma darbības ir izmainītas absolūti, jo tas mazais bērniņš ir izaudzis, tas vēders ir nostiepies, visi orgāni ir sastumti uz sāniem tur, lai atvēlētu vietu dzemdei. Un tad, kad tas mazais piedzimst, nu, protams, ka tas ķermenis kaut kādā brīdī savā laikā, tempā atgūsies atpakaļ. Bet ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt, lai viņam palīdzētu. Un, ja mēs viņam nepalīdzam, tad, diemžēl, pie mūsdienu ikdienas, pie mūsdienu nekustīgā dzīvesveida, ja, tas ļoti bieži vienkārši nenotiek pats no sevis. Līdz ar to tam ir vajadzīga tā palīdzība. Un, jā, sākot jau ar elpošanu, ja, ka mēs tā elpa diafragma ir nostiepta, krūškurvs ir bijis atvēries, paplašinājies, diafragma ir nostiepusies, viņai tā kustība ir beigusies, un ļoti bieži arī pēc dzemdībām sievietes sūdzās par to, ka ir sajūta, ka nevar pēlpot, tāpēc, ka tā diafragma ir nostiepusies, un viņa vēl nesaprot, ka tas mazais piedzims, un viņai tagad būs tā vieta, kur kustēties. Līdz ar to rodas tā sajūta, ka tu nevari īsti pēlpot. Kāpēc liela daļa māmiņu vispār lieko svaru, un vai tam tā vispār ir jābūt? Nu, redzi, es teiktu, ka viens punkts šeit noteikti daudz faktoru. Es nevaru pateikt, ka tāpēc, ka tu dari tā, tāpēc tev liekais svars. Viens no faktoriem noteikti ir zīdīšana, krūtzīdīšana, jo mēs redzam, ka tā tendence šobrīd Latvijā īpaši ar krūtzīdīšanu paliek arvien sliktāka statistika. Paliek arvien mazāk un mazāk māmas, kuras zīda. Kas automātiski nozīmē to, ka ķermenis nepatērē tik daudz kalorijas, tik daudz resursu, cik viņš būtu varējis patērēt, ja viņš zīdītu. Līdz ar to tie tauki nedeg. Jo dabā tā tas ir iekārtots. Mēs zīdam mazulīt, mums palielinās kaloriju vajadzība, enerģijas apjoms, ja, ko mums ķermenim vajag vispār, lai uzturētu to pieniņu un lai dedzina. Un tas līdz ar to nāk arī kopā ar to tauku dedzināšanu. Visi tie hormoni, viss tas mums dabiski ķermenī ir iekārtots, kad mēs dedzinam tos taukus pēc dzemdībām. Un es teiktu, ka tā zīdīšanas neesamība ļoti bieži to var ietekmēt. Ir māmas, kas, protams, sūdzās tieši pretēji, ka viņi zīd mazuli un uzņemās svarā, bet tas ir atkal saistīts ar to, ka mums palielinās apetīti un mēs vienkārši visu laiku gribam ēst. Un ļoti bieži atkal tā ēšana, ka tev liekas, es tagad ievērošu kaut kādu diētu, tur, nezinu, ēdīšu mazākas porcijas, tas noved beigās pie tā, ka tu visas dienas garumā pa drusciņai, un beigās tas kopējais kaloriju apjoms, ko tas uzņēmums, ir daudz lielāks nekā, ja tu vienkārši normāls maltītes uzēstu. Nu jā, plus jau ar insulīns ļoti augsts ir Jā. visu laiku. Tu visu laiku cel to insulīnu, un tas jau arī nav labi. Tieši tā. Tu taukus vispār neredzini tajā brīdī, kamēr viņš ir augsts. Un hormoni vispār pat var daļēji nestrādāt. Cik es zinu, paņemsim, jauniem cilvēkiem ir tas augšanas hormons, un ja jauniem cilvēkiem insulīns visu laiku augsts, praktiski augšanas hormons nestrādā. Tas netiek ieslēgts. Lūk, vienkārši kāpēc es tev to prasīju, tāpēc, ka man šķiet, ka tas ir pārāk normāli pieņemts, ka ir normāli būt ar lieko svaru, kamēr tu esi grūta. Es saprotu, ka tā kā kaut kāda daļa no liekā svara, tiešām, pieņemsim, kaut kāds vēderiņš ir pat kā aizsardzības mehānisms, ja? Pieņemsim, sargāt sirdi, tas ir tas, ko esmu dzirdējis, ja? Ka tas tev var nākt par labu arī kaut kāda tauku masa, ja? Bet ir māmiņas, kuras tiešām ir nenormāli uzēdušās, un vienkārši man rodās sajūta, ka dzīvnieku izcelsmes produktus viņas taču neēd vispār. Viņas noteikti ēd tikai rīsus, ogļhidrātus un šokolādi. Un vēl viena lieta par kreivingiem, vai ne? Saka, ka trako hormoni, sākās kreivingi, bet vai tie paši kreivingi būtu māmiņai, kura ēstu tikai dzīvnieku izcelsmes produktus? Es domāju, ka var būt, bet ne tik ļoti.
Un, jā, ir, zinu, visas tās dīvainās kombinācijas. Paņemsim apēst salietu gurķi kopā ar saldējumu. Jā, visu šito te gribās. Bet es vienmēr skatos uz mūsu senčiem. Vai mūsu senčiem bija tādas iespējas, kā izdomāt dīvainas kombinācijas ar šokolādi un salietu gurķi? Nē, viņi ēda to, kas viņiem bija pieejams. Un vai mūsu senči, vai visas māmiņas bija ar lieko svaru? Es domāju, ka nē. Jo tepat internetā arī ir redzami piemēri, kur sievietes dzemdībās pat nemaz nav mainījušās. Viss, kas ir mainījies, ir tikai lielāks vēders, bet joprojām fit. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas turpina trenēties, viņas turpina ēst labi, viņas neceļ savu insulīnu visas dienas garumā. Tas, ko esmu dzirdējis, ka tas liekais svars ir ne tikai slodze māmiņai, bet arī slodze bērniņam. Vai tev ir kādi komentāri par šo visu manu monologu, ko es jau tikko pateicu? Jā. Nu, grūtniecības laikā, jā, tas svars nāk klāt daudz ātrāk. Arī uz tā mazulīšu fona, protams. Bet arī, nu jā, kā tu teici, ka tas savā ziņā tas svars nāk klāt arī, lai kaut kādā ziņā aizsargātu droši vien to visu to mūsu kopumu, kas tur tagad aug jaunais un tā. Bet tie kreivingi, tā ir ļoti interesanta tēma. Nu, droši vien, ka tas ir savā ziņā saistīts ar to, ka tur tie hormoni tur kreizīgi skāpj augšā lejā, viss kaut kas mainās, jauni hormoni nāk, estrogēns samazinās, un tas viss droši vien kaut kādā veidā ietekmē to sievieti. Man personīgi, man nebija tādi dīvainie kreivingi. Vienīgais dīvainais, kas man bija, grauzu ladu, tāpēc, kad man vienkārši gribējās dzert visu laiku, man prasījās visu laiku ūdeni, bet tas kuņģis, kā tas mazulīts aug, tas kuņģis paliek mazāks, jo viņu saspiež burtiski, tur nav vairs tik daudz vietas, un es izdzerot glāzi ūdens, es jūtu, ka man tur nav vairs vietas, bet man gribas, man slāpst, kas arī ir saistīts ar to, ka kādu minerālu pietrūkst, bet, jā, es vienkārši grauzu ladu, lai es sajustu to, kaut kādu to slapjumu. Bet par kreivingiem arī ar dēlu es atceros, tā arī interesanti, ja tu gaidi dēliņu, piemēram, tad gaidību laikā arī mammai testosterons paaugstinās. Un tad man bija tā, ka man šausmīgi gribējās gaļu tieši ēst. Es principā visu laiku ēdu gaļu ar dēliņu, kad man bija gaidībās. Nekādi citi tādi kreivingi man nav bijuši, un es arī pieņemu, ka tas visticamāk, tāpēc, ka es esmu visu laiku vienmēr ēdusi pa lielam tādu veselīgu ēdienu, tur ar olbaltumvielām bagātu lielākoties. Kas attiecas uz lieko svaru pēc dzemdībām, tas arī droši vien ir, pēcdzemdību periodu vispār ir grūtāk sievietei zaudēt svaru nekā jebkurā citā dzīves posmā. Tāpēc, ka visbiežāk arī ir miegs traucēts. Un loģiski, ka, ja ķermenis nespēja atjaunoties nevienā brīdī, viņš nespēs dedzināt tos taukus tik kvalitatīvi, kā tas būtu, ja tu reāli tur noguldi 9 stundas ar dziļo miegu un tur rītīgs miedziņš tev ir bijis. Sievietē šāds iespējas nav atpūsties. Tas tā dabā ir iekārtots, ka mums ir naktī tur, 3-4 reizes jāceļās ar to jaundzimušo. Tas atkal ir kaut kādi, ieslēdzās tie izdzīvošanas instinkti, lai mēs to mazulīti pārbaudītu, vai viņam viss ir labi, lai mēs viņu pabarotu, lai tas mazulītis varētu augt. Un šeit sanāk tā, ka mēs, kā sieviete, to savu pašas ķermeni drusciņi tā kā noliek otrajā plānā, lai mēs spētu parūpēties par to bērniņu, kurš ir piedzimis. Un tāpēc tā svara dedzināšana paliek, tā kā bišķiņu otrajā plānā. Protams, ka sievietēm, kas sporto grūtniecības laikā un arī pēc dzemdībām turpina kaut kādas kustības, kaut kādas fiziskās aktivitātes, tas notiks ātrāk. Bet tas ir viens no lielākajiem faktoriem arī, kāpēc mums ir grūtāk zaudēt to svaru pēc dzemdībām, ir tas miega trūkums. Un ko tu vēl pirms tam minēji par grūtniecības laiku un to, kā tas mazulīti ietekmē, tas liekais svars, grūtniecības laikā noteikti. Sievietes, kurām ir liekais svars, ļoti bieži var grūtniecības laikā attīstīties gestācijas diabēts, kas ir diabēts, kas attīstas tieši grūtniecības laikā. Un tas savukārt paaugstina risku mazulītim arī būt ar lieko svaru pēc tam dzīvē tālāk, gan arī diabēta attīstībai palielina risku. Un es tieši vakardien lasīju internetā par gēniem un kā vispār gēni mūs ietekmē. Un ļoti interesanti bija tas, ka, protams, ka gēni ietekmē kaut kādu daļu mūsu dzīves. Mēs tur nevaram noteikti ar kaut kādu dzīvesveidu izmainīt to, vai es tur būšu, 1,50 m vai 1,70 m izaugšu garumā. Bet ļoti, īstenībā lielāko daļu mēs tomēr ar to dzīvesveidu varam izmainīt, dzīvojot veselīgi un ēdot veselīgi un sportojot. Tāpat
ir ar tiem gēniem tas, ka es neesmu gēnu speciālists, ja, bet man vienkārši likās ļoti interesanti, ka mēs mammas grūtniecības laikā varam vai nu kaut kā aktivizēt vairāk kaut kādus tos gēnus vai iedot kaut kādu labāku to starta sākumu tam bērnam. Bet, tieši tā kā tu minēji, ja, par to, ka ja man ir liekais svars grūtniecības laikā, tad es iedodu drusku zemāku startu savam bērnam, jo tas tas nav 100%, protams, viņš to var pats ietekmēt ar savu dzīvesveidu, bet es iedodu sliktāku startu savam bērnam. Un es domāju, ka neviena māma negrib savam bērnam iedot sliktāku startu. Jā, bet arī tas ēdiens, ko tā māmiņa ēd, tas jau arī aiziet arī uz bērniņu. Tā kā tas Protams. nav, tāpēc, tā kā tā māmiņām būtu jācīnās ar tiem Jā. cravingiem un teikt nē šokolādēm un saldējumiem, jo, reizi pa reizei noteikti nekas ļauns nenotiks, bet katram reizi pa reizei ir citādāk. Vienam reizi pa reizei šeit nedēļā reizi ir ok. Citam šķiet, katru otro dienu ir ok. Manuprāt, ok ir reizi pusgadā, ne biežāk, ja? Lūk, un tomēr tas, ko es gribu teikt, ka šie te mūsdienu procesētie ēdieni vairs jau nav to pagatavojusi vecmāmiņa ar 2-3 sastāvdaļām. Tur ir vesela buķete. Tur ir vesela Mendeļēva tabula. Un tieši tāpēc man šķiet, ka tas šodien ir vēl svarīgāk būt disciplinētākam, ēst tīrāk, it īpaši, ja tu esi māmiņa. Tā ir noteikti, absolūti. Viss jau tas, ko mēs apēdam, tas arī, ja mēs zīdam bērniņu pēc tam ar krūti, tas arī, caur pieniņu aiziet, protams, ne jau tiešā veidā, ja, kas tur apēdu, bet tas jebkurā gadījumā tās aminoskābes, tas viss piepilda to pieniņu ar kaut kādām labajām lietām, lai tam bērniņam tālāk arī būtu tas pats, ko mēs iedodam. Un ja mamma tur, sēž uz diētas un grauž tikai salātu lapas, tāpēc, ka viņai tagad vajag pirmkārt jau viņa visticamāk pienu zaudēs kā tādu. Un tā arī vispār ir tāda tēma atsevišķi par to zīdīšanu, kāpēc daudzām mamām nesanāk tā zīdīšana. Arī, es domāju, ļoti lielā mērā ir ietekmējumi tieši no uztura, ka mēs pirmkārt neuzņemam gana daudz olbaltumvielas, jo tas ir ritīgs bieds. Sieviešu sabiedrībā man šķiet it īpaši neuzņemt gan daudz olbaltumvielas, jo tas kaut kādā veidā, es nezinu, tur lieko svaru paaugstinās vai kā, es nezinu. Es pat īsti nezinu, kāpēc tas bieds tāds ir par tām olbaltumvielām. Es domāju noteikti, kad nāk palīgā vienkārši ēdiens, kas ir bagātīgs ar holesterīnu. Holesterīns ir mūsu hormonu būvēšanas bloks. Jā. Ja tev ir holesterīns, tad es domāju, ja nav citi ietekmējošie faktori tam, lai mazinātu to, ka tu vari zīdīt ar krūti, tad visam būtu jābūt kārtībā tādā ziņā, bet tas bieds par proteīnu, Jā, es nezinu, godīgi sakot, tur ir jāpadomā, bet, manā skatījumā, protams, es varu tur arī pieķerties visādām propagandām un tā tālāk, un tas ir skaidrs, ka elite negrib, lai mēs esam spēcīgi un domājoši cilvēki. Viņiem mūs vajag vājus un kā patērētājs. Un tur noteikti arī ir šis olbaltumvielu bieds, jo cilvēks mazāk uzņem olbaltumvielas, tad viņš arī būs vājāks. Jā, es piekrītu absolūti. Farmācijas kompānijām klients. Jā. Bet par to zīdīšanu, tas ir sievietes, kurām nesanāk, un tur var būt ļoti daudz dažādi iemesli, kāpēc, bet visbiežāk jau tomēr to var risināt, tīpaši ar mūsdienu zināšanām. Ir tik daudz labi speciālisti zīdīšanas jomā, kas var palīdzēt gandrīz, ļoti, ļoti maz izņēmumu gadījumu, ka tiešām to nevar izdarīt. Lielākoties jau tomēr sakārtojot uzturu, sakārtojot tur arī to zīdēnīšu pusi, kad bērniņiem bieži pēc dzemdībām tur viņi ir varbūt samocītāki, un tad viņiem tur varbūt grūtāk kaut kā piezīsties tam pupiņam klāt, un kaut kādas saitīšu savilkumu un visādas tādas lietiņas. Ja to visu var risināt, un lielākoties tiešām tas ir iespējams to atrisināt, un tas piena apjoms arī sievietēm ir dzirdēts, kad nedrīkst baigi tur aktīvi sportot, jo tas arī kaut kādā veidā var samazināt to piena apjomu, kad, protams, pie situācijas, ka tu nenormāli tur kačājies un neizgulies. Un tur, protams, tev ķermenis vienkārši nespēja ražot, jo tas ir vēl kaut kas papildus, un ja tu viņam iedod tik maz vispār, lai viņš uzturētu sevi visas savas funkcijas, tad piens būs pirmais, ko viņš nogriezīs nost, lai vispār varētu izdzīvot. Tas taču ir, saprotams. Tieši tā, jā. Bet ja tu mēreni pakāpini slodzi, normāli ar sevi strādā, mēģini meklēt iespējas, kā tu vari atpūsties, pagulēt, tad nav vispār neviena iemesla, kāpēc lai tas pieniņš nebūtu. Un arī ļoti interesanti, kad
man nekad, nereizi, ne ar dēliņu, kad es braucu uz slimnīcu dzemdēt, ne ar meitiņu, man nevienā brīdī nebija doma, ka man varētu nesanākt tā zīdīšana. Un te atkal vispār par šo tēmu runājot par grūtniecību, par dzemdībām, par pēcdzemdībām, man liekas, ļoti, ļoti svarīgs ir tas mentālais faktors, ar kādu domu mēs ejam tajā visā iekšā, ko mēs no tā visa sagaidām. Kā iepriekš mēs runājām par to, ka mums ir tik daudz informācijas kā vēl nekad, kas principā vispār nav vajadzīga mums tik daudz. Un tas arī ļoti bieži ietekmē to, kaut kādu to mindsetu, kas mammai var būt, ka tu brauc, ja man nesanāks zīdīt. Kāpēc, lai tev nesanāktu? Kāpēc, lai tev nesanāktu? Ja tu esi veselīga, ja tev viss ir bijis, ja tev grūtniecība ir pagājusi lieliski, kāpēc, lai tev nesanāktu? Jā. Un tad tu ar tādu domu, man nesanāk, un tad viņas nopērk tur piena pumpjus un formulas, tur brauc uz to slimnīcu, un tad tur ir tāds stress ārprāts, tur tas mazais negrib ņemt, un tā kā tas viss ir tev tādu saspringa, protams, ka tev var nesanākt sākumā, pie tāda, vai ne, tā mindset un tā satraukuma, jo tas satraukums pats par sevi traucē visiem šiem dabīgajiem procesiem notikt. Labi, tātad zīdīšana var nesanākt pagaidām 2 iemeslu dēļ. Uzturs, stress. Vai ir vēl kaut kas? Jā, grūtības zīdīt var būt tāpēc, ka mazulītis vai dzemdību laikā vai grūtniecības laikā ir veidojušies kaut kādi, savilkumi bērniņiem ļoti bieži ir, vai zemēles saitītes ļoti bieži bērniņiem ir saīsināts. Augšlūpām tur kaut kāds saspringums, varbūt, ka viņš to grūti nevar paņemt, atvērt vaļā. Tur es esmu dzirdējis arī, ka kaut kur šeit aizmugurē kakla kaut kādi tie muskulīši ir savilkti pārāk un ka viņš nevar to mutīti atvērt tik plati, lai paņemtu to krūti mammas. Te es neesmu šajā tēmā rītīgs speciālists, es neesmu zīdīšanas konsultants, bet man patīk uz lietām, pirmkārt uzdot jautājumus, kāpēc vispār ir tā, ka tik bieži mūsdienās nesanāk tā zīdīšana. Kaut kur ir tas kāpēc. Un man patīk skatīties uz lietām arī pēc tāda, jo mūsu, kā varētu teikt, radītājs nekļūdās. Mūsu dabā viss ir iekārtots kā pulkstenītis. Viss tikšķi un iet uz priekšu, un tu nevari izņemt kaut kādu vienu to ķēdes posmiņu, un lai viss pārējais netiktu sabojāt, vai ne? Un šeit arī dzemdības arī ir viena tāda ļoti liela tēma, un es teiktu, ka bieži mūsdienās tās dzemdības ir tik tādas satrauktas un sāsinātas un pātrinātas mākslīgi, kur ļoti bieži tas varbūt nemaz nav bijis vajadzīgs. Un tā visa dzemdību vide un tas viss, tas satrauc gan mazuli, gan mammu. Un līdz ar to ļoti bieži arī pēc tam ir diezgan loģiski, ka kaut kas zīdīšanā var nesanākt. Bet mums cilvēkiem negribās to visu tā kā salikt kopā ļoti bieži. Man ir izolēta problēma, man nesanāk zīdīt, значит, man nesanāk zīdīt, un es karuč pērku formulu. Tā. Labi, bet vai tavuprāt ir vēl kaut kas, kas to visu ietekmē? Ne tikai tas, ka ir šādas kaut kādas komplikācijas, piemēram, arī no zīdaiņa puses, bet vai kaut kāda vide mums apkārt? Tā jau ir tā vide. Tā vide, kā mēs dzemdējam to bērniņu, kā notiek pašas dzemdības. Tagad tas stāsts par mājdzemdībām tikko ļoti aktuāls bijis par to, ka mūsu valdība gribēja vispār principā negluži aizliegt mājdzemdības, bet padarīt viņas gandrīz neiespējams priekš sievietes. Jā. Te viņš ņem pats dzemdē mājās, nevam nesaka, viss, te ņem un dzemdē. Jā, tur jau tas stāsts, ka tas palielina to risku brīvdzemdībām, kur tiešām var bez speciālista kādreiz kaut kas noiet greizi. Bet labi, tā ir atkal cita tēma. Tā mēs varbūt vēlāk pieskarsimies. Jā, bet tieši par to dzemdību vidi kā tādu, jo slimnīcā, tu aizbrauc, un tiem ārstiem, viņiem ir kaut kādas vadlīnijas, pēc kurām ir jāvadās. Viņi kā ārsti vadās, ka viņiem tur tik un tik stundās tai sievietē ir jābūt tādam un tādam atvērumam, ja nav, tad mēs kaut ko daram, lai to izdarītu ātrāk. Šādi te, katra iejaukšanās palielina risku nākamajai iejaukšanai, un jo vairāk iejaukšanās, jo tas atkal palielina risku ķēzargriezienam. Un visas šīs iejaukšanās un ķēzargrieziens to mazulīti padara stresāju, līdz ar to viņam var parādīties kaut kādi savilkumi. Tas pats atgriežoties atpakaļ par tieši grūtniecības periodā, ja mēs uz mazulīti skatāmies, tur arī, ja tu visu dienu sēdi, esi nekustīga, tev pirmkārt jau tas mazulītis nevar iegriezties ļoti bieži optimālā pozīcijā, lai viņš varētu piedzimt, jo tu esi nekustīgi, tu nekusties tas mazulītis, viņš tur kā guļtā, protams, ka viņš tur pats kustās, nav jau tā, ka viņš nekustās, tāpēc, ka mamma nekustās, bet viņam ir daudz grūtāk ieņemt optimālu pozīciju uz dzemdībām.
Jo iegurnis nav kustīgs, iegurnī māma nekustās, un viņš tur, vienkārši kā iešļūts, tā iešļūts pa lielam. Un visas tās lietas, beigās skaidrs, ka mēs nevaram grūtniecības, ne to dzemdību gaitu ietekmēt. Nevar neviens paredzēt, kādas tev būs dzemdības. Tas vienkārši nav iespējams. Ir sievietes, kurām ir pilnīgi perfektas grūtniecība, un dzemdībās vienkārši ir, tur viss slikti. Bet ir lietas, ko mēs varam no savas puses darīt, kas ir visgalvenais nodrošināt to vidi, lai māma justos mierīgi, lai viņai būtu patīkama atmosfēra apkārt, lai viņai nav kāds, kurš viņu baksta vai ātrāk. Tam ir jābūt kaut kas. skaisti. Jā, tas viss ir tik, jo tas vispār ir tik šausmīgi dabīgs, tas ir visdabiskākais process, kāds vispār var būt sievietes dzīvē, sievietes ķermenim paredzēts, vai ne? Un tas tiek uzskatīts, tur par kaut kādu medical emergency, ka man tur jābrauc ir nenormāls slimnīcas un tā, bet lūk, un visi šie faktori gala beigās, tas viss, tas stress un tas viss jau, ķermenis jau visas mūsu tos stresus un vispār mūsu emocijas šausmīgi tur sevī. Ne tikai mazulim, bet cilvēkiem kā tādiem kopumā. Un tas ķermenis visu bija, man vīrs lasīja vienu grāmatu, tieši ar tādu nosaukumu Body keeps the score. Jo viss, kas notiek principā mūsu dzīvē, tas paliek uz mūsu ķermeņu, un to var sataustīt ar saspringumiem un visu pārējo ar to kaut kādām tām reakcijām, un tas viss paliek ķermenī. Un līdz ar to, ja tās dzemdības ir tādas, ja tas mazulītis ir tik satraukts, tas noteikti ietekmē pēc tam visu pārējo procesu, kas notiek tālāk. Tam, kam es gribēju, lai mēs pieskaramies šajā visā tēmā tieši par zīdīšanu, tas, teiksim tā, ne tikai ir zīdīšanas problēmas, bet ir arī augalības problēmas. Un tas noteikti ir ļoti saistīts. Es domāju, ka augalības problēmas no zīdīšanas problēmām īpaši neatšķirās. Tās ir noteikti tās pašas, un tas, kad es to prasīju par to vidi, tas, ko es domāju, ir ķīmiskā vide. Jā, absolūti. Jā, smaržas, petrolējas smaržas, ja mēs runājam konkrēti. Sintētiskais make-ups, make-ups lielākā daļa ir pilnīgi un absolūtas petroķīmija, kur ir tūkstošiem nezināmu vielu, lai to visu uzlikt uz savas sejas. Krēmi, sintētisks apģērbs. Un tas, ko cilvēki ļoti daudzi nezina, ka tomēr tu to visu elpo, un tas viss nonāk uz tavas ādas, un līdz ar to arī tavā asinsritē. Un, diemžēl, šīs te smukās, skaistās smaržas, kas cilvēkiem nenormāli patīk, tās tomēr ietekmē mūsu hormonus. Tas ir pierādīts fakts. Tikai neviens par to nerunā. Tas nav populāri. Diemžēl, arī visi veļas pulveri, sintētiskie mazgāšanas līdzekļi, viss sveces, cik ļoti cilvēkiem patīk dedzināt. Lūk, un ja cilvēks regulāri atrodas tādā vidē, loģiski, ka tev būs problēmas. Jā, absolūti. Par šo tieši par auglību tā ir baigā tēma, ko es arī esmu novērojis, ka mūsdienās pēkšņi tā ir tāda mūsdienu problēma, principā neauglība. Un es tieši noskatījos nesen Netflixā, es aizmirsu, kā to filmu sauc, bet Netflixā bija filma, kur tieši viena sieviete zinātniece taisīja eksperimentu ar 3 pāriem, kuri 1, 2 nevarēja tikt pie bērniņa. Pie visiem tiem pāriem viņa aizbrauc uz mājām. Viņa izmeta visu ķīmiju. Tas bija vienkārši ārpēc kādas tur ķīmijas tiem cilvēkiem mājās. Amerika, protams. Bet es vienkārši skatos, es domāju, Dievs, kā jūs... Bet, viņi izmet laukā visus veļas pulverus, visus dušas želejas, smāržas, krēmus, pilnīgi visu izrevidēja, un viņi atnesa visiem tiem pāriem, vienādus groziņus ar ekoloģiskām precēm. Tur bez smaržu veļas pulveri dabīgie, bez smaržu dušas želejas, visu nomainīja. Un viņiem bija uzturs arī jānomaina. Man šķiet, eksperimentu laikā viņi tur ēda veselīgāk un sāka tur bišķiņ pasportot un tādas lietas darīt. Un nomainot visus šos faktorus, visi tie pāri, kas piedalījās eksperimentā, pāris mēnešu laikā tika pie bērniņa. Visi. Lūk, redz kā. Tā kā tas ir absolūti, un tas vispār arī tā tēma par mazuļiem pēc tam, kad viņi piedzimst, mēs tur smērējam tādu krēmu virsū viņam, un tur pēc tam šī tādu krēmu, un tur tās drēbes, un tas viss liekas vienkārši mazuļa āda. Pirmkārt, tā āda ir tik ļoti, ļoti trausla, viņu uzsūc vēl vairāk kā mūsu ķermenis. Jā, tas mazulītis uzsūc visu, ko tu viņam uzliec virsū. Un man liekas vienkārši arī tik traki, ka tur tāda vannā, tur ar putām, tur tos mazuļus liek, un tad tos krēmus smērē, un es domāju, ka šausmas. Un pēc tam, starp citu, bēbīšu pūderis, ko mazuļiem uz dupša.
liek. Tu zini, kāda ir galvenā sastāvdaļa? Neatceros, bet es zinu, ka tur ir smagie metāli Tas ir iekšā. talks, kas ir kancerigēna viela. Jā, nu, Mhm. tagad ir, protams, es esmu paskatījusies drogās, var nopirkt arī bez talka, bet tur tāpat tas sastāvs nav patīkams. Bet, nu, tu iedomājies, tu to mazulim uz dupša pie tam, nu, ne tikai uz ādas, kas pats par sevi jau tik daudz pievelk, bet uz dupša. Nu, tā kā tajās zonās. Un tad mēs brīnamies, ja, par kaut kādām grūtībām ieņemt mazuļus. Arī nākamā tēma, ja es uzreiz tā ātri pieskrienu, bet pamperi. Arī plastmasu uz dupšiem. Cik, 2 gadus standarts, man liekas, pat tagad ir bērns līdz 2 gadiem pamperos staidzināt. Katru dienu non-stopā 24, 7, 2 gadu garumā. Un tad mēs brīnamies, ka kaut kur ir kaut kādas problēmas. Jā, nu cilvēki nezina, ka tā ir plastmasa, ka plastmasa nav materiāls, kurš ir nenormāli izturīgs un nesadalās. Tas materiāls sadalās. Un tā visa mikroplastika, nanoplastika, it īpaši caur ģenitālijām. Un tieši uz pamperos, nu, tur jau nav noteikti komfortabla vide, tur ir karsti, vai ne? Un tu ar to karstumu vēl uzsildi tās ģenitālijas. Un tas viss nonāk pēc tam, nu, tā kā bērniņa asinsritē. Vai ne? Mums ir tik nenormāli daudz vielu, no kurām mums ir jāizvairās tā, ka praktiski mums ir jādzīvo laukos, mežā. Pat tur nevar izbēgt no visa, bet tas jau būtu labāk, vai ne? Un bieži vien tā, ka tu šo visu stāsti, un tad tevi saka, nu tā ej dzīvot uz mežu, vai ne? Bet kā tad sanāk, ja es dzīvoju pilsētā, tad man ir tas viss jāpieņem vienkārši. Tā, nu ja jau viss rindīgs, tad davai es turpināšu sev indēt vienkārši nost, vai ne? Tāpēc cilvēkiem vajadzētu tiešām izglītoties vairāk par šiem jautājumiem, it īpaši par bērniem, tāpēc pie kā bērns ir vainīgs? Pie kā bērniņš būs vainīgs, ka viņš pēc tam slimos? Nedod Dievs, viņam būs kaut kāda invaliditāte šo visu iemeslu dēļ, sačakarēti hormoni, neizteiksmīgs, neizveidojies galvas kauss, kas maina visu, tavu miegu, tavu elpošanu un visu tavu turpmāko dzīvi. Un te jau tas stāsts ir par to, ka, kā es iepriekš minēju, dabā viss ir sagatavots tā, lai maksimāli attīstītu to cilvēku, tādu, līdz viņa tam maksimāliem potenciālam, Arī bērni, kuriem, iztrūkst tā zīdīšana, mēs viņiem varam vēlāk pēc tam novērot biežāk mutes elpošanu, neattīstījušos žokli, košļāšanas problēmas, tāpēc, ka nav bijusi tā zīdīšana. Jo zīdīšana ir arī visdabiskākais, kas vispār cilvēkam sākotnēji var būt, lai attīstītu visu žokļu muskulatūru, lai tā forma žokļa ieņemtu tādu pozīciju, kādu viņa varētu, lai viņa augslais izveidotos pareizes, lai mēs varētu normāli elpot caur degunu. Tas viss, visu to galvas kausu principā veido tā zīdīšana. Un tad, ja tas ir iztrūcis, tas super svarīgais posms, to nevar baigt pēc tam vēlāk. Un te atkal ir tas, protams, ka ir sievietes, kurām tas ir grūti, kurām tas, tur var nesanākt, un tas var nākt ar šausmīgām tur problēmām un grūtībām ar zīdīšanu un tā. Bet to ļoti bieži var risināt, tas ir risināms. Man liekas, vispār galvenais ir, ja mums ir problēma, jebkurā dzīves jomā, tas tāds, man liekas, lielākā mācība, ko es tagad kā māma esmu iegūsi. Ja man ir dzīvē problēma, tad es eju un meklēju viņai risinājumu. Vienalga, cik man tas būs grūti, ērti, neērti būs par to runāt, tur kādam kaut ko jautāt, es eju un risinu problēmu, jo man ir problēma. Man ir viņa. Viņa ir, viņa nepazudīs visticamāk tāpats par sevi, nekas dzīvē mums īsti nekad nepazūd. Tāpēc es eju un risinu, jo otra puse, ko tu vari darīt, ja tev ir problēma, tu nevari risināt. Tu samierinies un tad tu ieej tajā upura pozīcijā. Kad man ir problēma un tā es dzīvoju. Un cik bieži ārsts spēj atrisināt kaut ko tādu var? Bieži vien tagad tu problēmu nevar atrisināt, pasaka, gēni. Jā, viss, tu gēni. Jā. Vai arī tas tev galvā. Nomierinies, tev vajag atpūsties. Jā, tas nozīmē vienkārši to, ka tur beidzās zināšanas. Jo ārsts viņš jau neskatās uz tavu ķermeņa kopumu. Viņš jau neuzdod jautājumus par tavu dzīvesveidu. Jā. Tu atnāc ar problēmu, viņš tev iedod petrolējas tableti. Tabletīt, lūdzu. Jā, lūdzu, viss ir izsnā. Un tad ir cilvēki, kas es atvainojos vēl, tā kā ņem un aizstāv šo visu. Jā. Tad mēs esam moderni cilvēki,
tici zinātnei. Mhm. Nē, nu, paldies zinātnei par to, ka viņa ir attīstījusies tā, kā viņa ir attīstījusies, jo es visticamāk nesēdētu bez zinātnes, jo, nu, man dzemdības, diemžēl pirmās dzemdības man bija tāds, kāds man bija, un, nu, vai nu es vai dēliņš mēs būtu nomiruši. Nu, tur nevarēja beigties baigi labi viss vienā brīdī. Bet atkal, es pēc tam, nu, man tas bija ļoti tāds traumatisks brīdis dzīvē, ka es nespēju piedzemdēt savu pirmo dēliņu. Man bija ķēzargrieziens akūtais, un man bija pēcdzemdību depresija arī pēc tam, un es šausmīgi to pārdzīvoju, ka es to nevarēju izdarīt pati. Protams, kad tajā brīdī es neko citu nevarēju darīt, tur nevarēja nekāds cits iznākums, nu, risinājums būt kā tikai ķēzargrieziens. Bet es pēc tam, nu, liku to bildi kopā un skatījos, kas varēja būt citādāk, ko es varēju darīt citādāk, ko ārsti varēja darīt citādāk, lai man palīdzētu nenonākt līdz tam ķēzargriezienam. Un ir ļoti daudz nianses, kuras varēja ietekmēt. Nu, nav, protams, zināms, ka man tas būtu 100% izdevies, ja? Bet bija ļoti daudz nianses, kuras varēja pamainīt, lai tas risinājums būtu, nu, tas beigās tas būtu citādāk beidzies, vai ne? Un paldies, ka ir tā medicīna, bet mums cilvēkiem, man liekas, ir tā sajūta, ka, nu, kā ārsts ir jāliek uz piedestāla, jo viņš zina visu. Nu, viņš ir tā kā, viņš zina visu, viņš var izdarīt visu. Nu, tā nav. Ir ārsti, kuri ļoti daudz ko nezina. Arī par savām tēmām, piemēram, pie ginekologa sieviete aiziet tajā klasiskā 6 nedēļu pēcdzemdību vizītē. Tu aiziet pie ginekologa, viņa paskatās un pārbauda, nu, kad tev tur ir sadzījuši kaut kādi plīsumi, ja tev ir bijuši, tev tur dzemde ir savilkusies, tā kā viņai ir jāsavilkās, tev tur, nu, ķēzargrieziens jau ir bijis, tad tā rāta ir smuka un viss, bet tas arī viss. Un tad paiet tas 6 nedēļas, ja tev ārsts pateicis, principā, ka tev viss ir sadzījis, un tad, kā es iepriekš teicu, ja tu aizēji pa taisno uz sporta zāli sportot. Bet neko citu jau tas ārsts īsti nepārbauda, bet tur ir tik daudz nianses, kas tai sievietei būtu vajadzīgas, kur būtu vajadzīga palīdzība. Protams, ka atkal, jā, ir izņēmuma ārsti, kas noteikti tiešām savā sfērā ir ļoti ieinteresēti, un viņi tiešām izglītojās un meklē papildus informāciju, ja? Bet ir tādi ārsti, kas to nedara, un es gribētu, diemžēl, teikt, ka ļoti liela daļa ārstu to nedara. Vai tas ir tieši ginekoloģijā vai, nu, kādā citā jomā, vienalga, bet nu, viņi nedara tos papildus kaut kādas apmācības vai tos, nu, to informāciju nemeklē nekur papildus. Un pat, ja viņi meklē, tad tas arī ir, nu, no savējiem pa lielam, kur tev nav tas otrs skatījums gandrīz nekad. Nu, lūk, un tas ir tas, ka sievietes ļoti bieži tādā veidā sev nodara pāri ķermenim. Nevis palīdz ar to sportu, aizejot uz to sporta zāli uzreiz pēc dzemdībām, bet viņas sev nodara vairāk pāri nekā palīdz. Un, ja tu to neredzi uzreiz, un tu to neredzi varbūt pēc 10 gadiem, bet tu to 100% redzēsi tad, kad sāksies menopauze. Un te atkal ir tas stāsts, ka lielākā daļa cilvēku negrib domāt uz priekšu tur 10, 20 gadus. Jā, retais Nu, domā. tieši tā. Jā. Ja, bet tad, kad pienāk tā menopauze, tad ir problēmas. Man, nu, es varu pieminēt savu māmu un viņas draudzenes, kas tam ir izgājuši cauri. Cik es daudz ar māmu esmu runājusi par šīm tēmām arī, kad tev pienāk menopauze un pēkšņi tur kādai dāmai ir nesaturēšana sākusies, un tur pēkšņi vēders ritīgi krīt uz āru, un mugura drausmīgi sāp, un tu nevari paklapot, jo tev ir nesaturēšana uzreiz sākās, vai tur kaut kādas smaguma sajūta, ka tu nevari iet paskriet vairāk tajā vecumā. Tad ir, nu kā tas ir? Tikai tāpēc, ka menopauze pati par sevi to nedara. Nu, tā kā estrogens nokrītās menopauzes laikā, kas var, protams, ietekmēt nu, gan mūsu kolagēnu, kāpēc tur rāda vairāk var nu, grūmas parādīties un tā, ja, kaut kādas tādas lietas notikt, bet pat par sevi jau viņa muskuļus beig vājākus nepadara pēkšņi no kurienes, ja? Nu, tas tā nenotiek. Tas vienkārši ķermenis ir ignorēts gadiem. Tieši tā. Tas nozīmē, ka tā problēma ir, nu, krājusies jau tev entos gadus, un vienkārši tās menopauzes laikā, kad estrogens nokrītās, tā problēma sāsināties var. Un viņa tev izlec laukā. Bet to neviens, protams, negrib domāt sievieti, ja, nu, kur 25 gadus jauna meitene grib domāt par to, kas viņai būs menopauzes laikā. Nu, vai ne? Un tā kā, nu, tas ir tāds arī, protams, par tām tabletītēm, ko tu iepriekš teici, jā, ārsts tev izraksta, un tev forši iedzer no rīta tablete, nekas vairāk nav jādara. Bet sports, nu, kāpēc tas ir varbūt nepopulārs, ja? Jo tev reāli pašam ir kaut kas jādara. Tev ir jādabūt disciplīna, lai tu to izdarītu arī te, ka tev rītīgi negribās to darīt. Jā, cilvēkiem gribās quick fix, teiksim, tā magic pill, un viss notiks viņu vietā, bet pats negrib pacelt savu roku. Bet tā mēs esam ieprogrammēti. Tas ir normāli mūsdienās. Sistēma tā var izdarījusi. Ko es gribu pateikt vēl par medicīnu? Jā, es negribu, teiksim tā, nodirst
medicīnu, ja. Savā veidā es viņai ļoti nepiekrītu, bet medicīnu es slavēju akūtās situācijās. Arī Jā, pats esmu precīzi. akūtās Jā. situācijās izmantojis medicīnu, tur viņa ir izcila. Jā. Neviens tur nestāv klāt, neviena vecmāmiņa ar šurumu burumu un tēņu nepalīdzēs tādās situācijās, vai Jā. ne, kur tiešām palīdz medicīna, bet lai tevi ārstētu un tavas hroniskās slimības un lai saprastu cēloņus un kā tevi izārstētu, lai tas tev neatkārtotos, tur viņi, diemžēl, tur ir milzīgs fails, jā. Jā. Es salaužu kaulu, viss, es eju pie ārsta. Jā, viņš Jā. zinās, ko darīt. Paldies, ka viņš tur ir. Jā, man jau bišķi vairāk kā pirms gada man piepampa mandelas nenormāli. Un piepampa tāviņas, nu, ka man jau tur bija problēmas ar viņu jau gadiem vilkās, jā. Pat ar visu man tīro dzīvesveidu man nesanāca salabot, jā. Viņas tā piepampa, nu, ka tur bija akūta situācija, nu, ko es braucu, nu, man viņas bija jāoperē ārā, diemžēl, vai ne? Nu, tur paldies viņiem, jā. Tur paldies, bet tā, ka viņi atnāk slimnīcā ar savu pusdienu piedāvājumu. Man bija tāds, Laura, lūdzu atved man buljonu, es to te neēdīšu, kas šeit atrodas, ja? Un, nu, tad šeit mēs redzam to visu medicīnas kopumu. Labi, pa medicīnu, es domāju, pietiek, tur ir vairāk kā skaidrs, kad es īsti nestrādā. Vēl es gribēju bišķi pieķerties tomēr arī par to toksisko vidi, ko es atcerējos, kas, manuprāt, ir diezgan svarīgi pieminēt arī to, ko tu jau iestrapināji par to eksperimentu, kad šiem 3 pāriem izņēma to visu vidi ārā, nomaina ēdienu, ielika sporta klāt un viss bija kārtībā pēc tam, jā, ar auglību. Varbūt zini, ir tāds vēl cits podcasts ļoti populārs. Ļoti populārs The Diary of CEO. Zinu, jā. Jā, es agrāk ļoti daudz skatījos, bet nu tagad es vairāk esmu pievēršies sev, jā, un reti, ka kaut ko skatos, kādreiz fonā uzlieku, bet no tiem laikiem, kad es skatījos, atceros vienu podcastu ar toksikoloģi. Neatceros, kā viņu sauc, bet viņas stāsts bija tāds, ka viņa strādāja par toksikoloģi, viņa pētīja visas šīs toksiskās vielas. Tas bija viņas darbs, zinātniece, jā. Viņi to visu, viņi saprot, ka smaržas ietekmē tas mūs ietekmē un tā tālāk, bet viņa nekad uz sevi to, tā kā viņa par sevi nepadomā. Un viņai bija problēmas ar auglību. Tā kā viņa beidzot sāka domāt, kas notiek šajā vidē un kas notiek ar viņu, izrādās, ka viņai vajadzēja vienkārši izslēgt make-upu ārā. Viņa kaut ko tur nomainīja, kaut kādas vielas izmeta ārā, un viss ar auglību problēmas vairs nebija. Tā kā, jā, redzi, šeit nav tikai kaut kādi pāris eksperimenti, par ko tu stāsti. Jā. Protams. Ka tas nav izņēmuma gadījums. Jā. Šeit pat pats toksikologs saprata beidzot lietas, jā, kad ir tomēr viņai pašai kaut kas jāizņem no savas vides, lai kaut kas mainītos. Redz, līdz ar to arī viņi to panāca. Un, nu, tas ir ļoti jauki, bet, diemžēl, kā jau man patīk teikt, mēs esam ieprogrammēti domāt, ka mums ir jāvēršās pie citiem. Jā. Ja mēs neuzdodam jautājumus, ja mēs nemēģinam saprast to, kā strādā mūsu pašu ķermenis, mēs uzreiz atdodam kontroli kādam citam. Un, manuprāt, tas ir ātrākais ceļš uz slimību. Jā. Nu, tā kā... Kāpēc, lai es tikai uzticētos citiem, ja veselība ir manējā? Un ja mēs zinām, cik ļauni ir cilvēki, kam vispār pieder pasaule, vai ne? Vai es tiešām varu uzticēties tam tur ārstam, ka viņš tiešām no savas labākās sirds man grib pašu labāko, vai valsts man grib pašu labāko, jā? Sistēma man grib pašu labāko. Kāpēc, lai viņi man melotu, jā? Viņi taču grib man izārstēt un tā tālāk. Man pašam ir jāmācās par savu ķermeni. Un plus mēs tak runājam, informācijas mums ir nenormāli daudz. Random cilvēks internetā ar brīvo literatūru, ar zinātniskiem pētījumiem, ar podkāstiem var pats domāt, veikt savu analīzi un pats saprast ļoti vienkāršas lietas par savu ķermeni. Eksperts. Nu, ko tu vari zināt? Nu jā, es neesmu eksperts, un es neesmu certificēts. Jā, Dievs, es runāju paļu bomu muļķības, vai ne? Bet, nu, te ir tas stāstīt īpaši pie mūsdienu tā informācijas apjoma pieejamības, kas mums ir pieejama. Es teiktu, ka daudzas, ja mēs par manu tēmu atgriežamies, tad es teiktu, ka daudzas mammas ir daudz zinošākas nekā kaut kāds pediatrs, pie kuras viņa aiziet parastais. Tas pats, arī manā gadījumā tikko meitiņai palika, tikko ne viņai ir 8 mēneši, bet tad, kad viņai palika 4 mēneši, mēs uz 4 mēnešu vizīti bijām aizgājuši. Man dakteri jau tad teica, ka tu vari sākt ķirbīti uz pāris dienām, iedot putriņā pagaršot, lēnām tā kā iedot. Un es domāju, Es pamāju ar galvu, es teicu, paldies.
es aizbraucu mājās un es domāju, kā var, nu, tā kā, un ir drausmīgi daudz tādu stāstu, kur mammas šo stāsta. Un tā ir vienkārši, nu, tas, ko es gribu pateikt, ka tā ir, tas ir tas pierādījums principā, ka nevienmēr ārsts zinās visu, nevienmēr viņš būs ieinteresēts vispār šajās tēmās, jo tās tēmas ir ļoti daudz kā ārstam. Ir īpaši par pediatrijā, ja tur par bērnu slimības ir viens, vai ne? Arī, kā tu teici, ja ir akūta saslimšana, es iešu pie ārsta, bet ja man ir jautājums par zīdīšanu, ja man ir jautājums par piebarojumu uzsākšanu, ja man ir jautājums par kaut kādām kustībām mazulim, es neiešu pie pediatra. Es iešu pie konkrēta speciālista, kur ir tā problēma bērnam, jo tas pediatrs, tas ārsts, viņš nezin to. Viņš nav zīdīšanas eksperts, viņš neko lielākoties par to nezina. Tas pats ir par piebarojumu. Viņš nezina, kā tas viss strādā, kā uzsākt, kā viņš zina tikai to, ko viņam padojumu laikos, visticamāk, ja, atkarīgs, cik tas vecs ir ārsts, ja, bet ko tas iepriekšējais modelis ir mācījis. Un tas standarta modelis arī vēl aizvien, es domāju, to gan es neesmu pārbaudījusi, bet es domāju, ka vēl aizvien standarta modelis ir sākt ar biezenīšiem, tur 5 mēnešu vecumā, sākt ar biezenīšiem, dārzenīšus, un tad tur pa 3 dienām testēt. Tas ir tas standarts. Es reiz varu teikt, šāda piebarošana ir brutāls uzturvielu deficīts. Nu, tieši tā. Bet lielākā daļa cilvēku man tā ļoti nepiekritīs, un tu varētu paskaidrot, kāpēc. Nu, sāksim ar to, ka mātes piens lielākoties sastāv no taukvielām. Nu, tas ir tas, ko viņš uzņem. Kas ir vajadzīgs, lai smadzenes attīstītos, nervu sistēma attīstītos? Tās visas ir taukvielas, kas mums ķermenim ir vajadzīgas. Māte, un skatoties atkal no mikrobioma puses, arī mazulis, viss, ko tas viņa mikrobioms pazīst, ir tās taukvielas. Aminoskābes, taukvielas, viss tas, ko viņš no pieniņa ir uzņēmis līdz šim. Tagad mēs pēkšņi nenobriedušam mikrobiomam, vispār organismam nenobriedušam, ieliekam iekšā kaut ko viņš vispār nepazīst. Un tad mēs brīnamies, ka viņam parādās alerģijas, parādās atopiskie dermatīti, vai tagad jau idiopātiskie, jo mēs nezinām, no kā viņi rodās, ja. Tāpēc šāds nosaukums man vienmēr licies smieklīgi, ka kaut kas ir idiopātisks medicīnā. Bet, tad mēs, un pati labi, neparādās kaut kādas tādas lietas, bet jebkurā gadījumā, kāpēc, lai mēs dotu tam organismam, kurš nav nobriedis, kurš nemāka īsti, tā kā nesaprast, kas tas ir, ne labs, ne slikts, bet viņš vispār neko citu nepazīst, kā tikai to mātes pienu. Kāpēc, lai mēs viņam dotu kaut ko pilnīgi svešu? Bet kā, tas tur šķirbītis no zemes nācis ir? Bet tās ir šķiedrvielas, kuras tas organisms nepazīst. Viņš neprot viņas šķelt, viņam nav, viņš neprot, viņš nepazīst. Organismā nav enzīmu pret šķiedrvielām. Viņam tur nekā nav, lai viņš saprastu, ko ar šito vispār informāciju darīt. Bet, ja tu iedosi viņam, es nezinu, to labākais, ar ko sākt, es teiktu, ir vistas buljons, piemēram, ja, maigs buljoniņš mājās vārīts. Kaulu smadzenes. Arī tas pats, ja. Iedos, viņš zinās, ko darīt ar to informāciju. Tur ir taukvieliņas, tur ir aminoskābītes, viņš to visu varēs uzsūkt, aizsūtīt uz smadzenēm, lai tas bērniņš attīstās, lai tur visi neironu savienojumi veidojās, lai viss notiek. Un arī mikrobiomam tas būs daudz vieglāk sagramojams, lai tur neveidojās tur aizcietējumi vai tur atkal pretējais, tur mīkstie vēderi, ja. Tas palīdz tam ķermenītim. Un šādā veidā lēnām, protams, ka mēs to, nevajag izslēgt dārzeņus vispār, ja nevajag būt arī kategoriskiem, varbūt mazuļu uzturā un nedot vispār kaut kādu gaļu vai, dārzeņus vispār necik. Ja vajag, iedot tam mikrobiomam, jo it kā no mikrobioma puses, cik es esmu zinu, tad viņam patīk, ka mēs dodam daudz ko. Viņam patīk tam mikrobiomam, jo lielāks tas tā variability ēdienā ir. Tas ir dzirdēts, bet bieži vien tas neko nenozīmē. Tā kā, jo plašāks mikrobioms nenozīmē labāk. Jā, tas ir, es cik varbūt atkal tas ir mīts pa lielam. Jā, jo, pieņemsim, man kā karnivoram, man ir ļoti šaurs mikrobioms. Jā. Nenormāli šaurs, bet man viņš ir stabils. Jā, es piekrītu par šo. Es tāpēc tālāk nelīdīšu, jo es nezinu. Es nezinu, es godīgi saku, nezinu tik daudz. Es arī pat tādu, principā, visu dzīvi vienu un to pašu, un man tas pilnīgi ir ok. Bet, jā, līdz ar to varbūt izslēgt pavisam nevajag, bet vajag tieši, es teiktu, ka ir jādara pilnīgi otrādi, kā saka ārsti. Mēs sākam ar to, ko mikrobioms pazīst, un tad pa drusciņā mēs varam iedot kādu dārzeni vai kaut ko, lai viņš, pierod pie kaut kā jauna. Bāze ir pati svarīgākā. Jā, bet tā bāze ir uz dzīvnieku augu, uz dzīvnieku bāzes balstīta, ja, kas ir gaļa, buljons, kaut kādi grieķu jogurti, ko var iedot bērniņam, ja, lai viņš pazīstamais, kas ir taukvielas, aminoskābes, lai viņš varētu maksimāli attīstīties.
Jā, bet cilvēkiem uzreiz šeit tak Dievs, kā tu vari gaļu dot zīdēniem. Man arī pašam ļoti, bieži Instagramā ir rakstījuši, ko tu saviem bērniem arī gaļu dos? Jā, Jā, kas tur kāpēc, tāds? lai ne, vai ne? Es Jā, šito sen nesaprotu, godīgi sakot. Nu, labi, tev ir bail no konsistences, nu, viņu var sablenderēt, bet arī jā. te ir tas stāsts par to, kā mēs uzsākam piebarojumu, kāpēc tas klasiskais veids, manuprāt, nav, ko es iepriekš minēju par žokļu attīstību, arī kāpēc tā zīdīšana ir tik svarīga. Mazuļiem posms, nu, vecums, kurā visaktīvāk attīstās košļāšana, vispār, kad viņš mācās visu laiku košļāt, ir tieši no 6 līdz 12 mēnešiem. Standartās, pēc ārsta ieteikumiem, principā mēs uz gada vecumu varbūt sākam dot konkrēti kaut kādus košļājamos gabalus. Ja? Un tad mēs brīnamies, ka bērni gada vecumā nemāk košļāt un aizrīstās ļoti bieži. Ja? Bet es saviem bērniem uzreiz vienmēr esmu devusi gabaliņos ēdienu. Uzreiz. Mikroskopisku mazu gaļas gabaliņu. Viņa dabū to gabaliņu mutē, pāržļambā. Viņa ļoti bieži izspļauj viņu sākumā ārā, bet viņa tāpat dabū to sūliņu, tur dabū to konsistenci, iepazīties. Jo tas sākumā, pirmajā, tajā dzīves gadā bērnam vispār nav jāēd tas ēdiens tā, lai viņš tur reāli pāstu no viņa. Viņam tāpat galvenais uzturs ir mātes piens. Ideālā variantā, līdz gada vecumam stabili. Līdz ar to tas nav par to, ka tagad viņam ir jāpād tur, 3 vistas gabali vai tur šitāda bļoda ar biezeni, ja? Tas ir par to, ka viņš iemācās košļāt, viņš iemācās kustināt to žokli, viņš iemācās sajust konsistences dažādas, ja? Ka mēs tu silts, augsts, tur putriņa vai tur gabaliņš, ka tas viss ir jāiedot tam mazajam, lai viņam jo no tā jau ne tikai tā košļāšana un vēders attīstās, bet arī tev neironu savienojumi bērnam veidojās, ka viņš iepazīst kaut ko jaunu, tāpat tās kā roku, ja viņš ieliek uz cietas virsmas, vai viņš viņu ieliek, piemēram, ūdenī. Viņam uzreiz tur saslēdzās neironi, viss tur, sprāks vienkārši, tā kā salūts tajās smadzenēs notiek. Jauna informācija apstrādāt. Viņš visu laiku mācās. Un pat tas, kas mums kā pieaugušiem liekas pilnīgi pašsaprotam lieta, kā tu ēd, tas bērnam ir pilnīgi kaut kas, vienkārši pieredze. Vai tu zini, kas ir mewing? Mewing? Mewing. Nē. Mēles piestiprināšana pie paletes augšā. Jā. Jautājums, vai tu māci to saviem bērniem? Man tas nav jāmāca, man šķiet, jo tas ir refleks, ko viņi zīdīšanā māca. Caur zīdīšanu ir mācējuši, jo tas, ka tu sūc tādā veidā jau tieši strādā. Un man liekas, ka ja tad ir bijusi tā zīdīšana, ja viss dabīgi ir noticis tā, kā tam ir jānotiek, tas dabīgi notiek. Vienkārši ar laiku tas bieži vien tiek zaudēts. Lielākā daļa, tā kā arī pieauguši, tā mēs nedara. Es pats šo vispār atklāju 3 gadus atpakaļ. Kamēr es sāku saprast, kā es par to mēlu tur pielikt augšā, pagāja labs laiciņš, jā. Jā, un zinu, ka bieži vien daudziem vienkārši tā mēle, pats mēles gals tikai turās, bet pati mēle ir noslīdējusi uz leju. Tu zini, cik ilgi tevi mamma zīdīja, ja vispār zīdīja? Es nezinu, bet es atceros, ka man teica, ka mani pat laikam ilgāk kā citus zīdīja, laikam kaut kā tā. Bet varbūt es kaut ko jaucu, es tiešām nezinu. Jā, jo tas, ka mēs to mēli tur varam pielikt, tas veido to augstleju, vai ne? Un tas savukārt ietekmē visu mūsu elpošanu, un tāpēc, kā jau es iepriekš teicu, ka tie bērniņi, kas netiek zīdīti, viņiem tieši tā augstleja neattīstās arī tur tālāk, kas tur viss tas daguna domums. Jā, zobu problēmas arī līdz zobi izauga nepareizi šķīgi. Jā, brekets, kāpēc ir jāliek ļoti bieži bērniem. Sapcīt, breketēm es iestrapināšu. Es zinu, tas vispār breketes, kad ieliek, tas tev salabo tikai smaidu. Bet sašaurina tavu iekšējo mutes dobumu. Man bija brekets 2 gadus gan augšā, gan lejā. Jā. Man bija ļoti, ļoti šķīvi zobiņi. Es domāju, tāpēc, ka man vienkārši kaut kā, nezinu, ģenētiski tie zobi ir lieli. Zaķis man kādreiz par zaķu skolā saukāja. Bet, tas arī ietekmē, to, ka mani nezīdīja ilgi. Mani tikai līdz gada vecumam, man liekas, es nesen tieši mammai prasīju. Tas ir, es teiktu, gads vispār ir absolūtākais minimums. PVO pats rekomendē līdz 2 gadiem, bet kā mēs zinām par PVO rekomendācijām, kas arī, man liekas, ir cits stāsts tēma, bet viņi parasti, tādu safest variantu piedāvā. Tādu tā kā minimumu. Jā, tā kā absolūtākais. Jā, tā kā šeit atkal cilvēkiem, cik es esmu šausmīgi, briesmīgus komentārus savā Instagramā saņēmusi par to, ka es esmu zīdījusi savu 2-gadnieku,
kosmos vienkārši, kas tiem cilvēkiem galvā notiek, kas atkal tikai norāda uz to pašu nespēju uz sevi, varbūt kaut kādā brīdī paskatīties cilvēkiem. Jā, bet, tā kā, un pa lielām. Tā kā, bet dari, kā tu vēlies, vai tad tu sliktu viņam nodari? Pedofīlija tā esot. Drausmas, vēl par Saproti? rasismu nosauc, Jā, es nezinu, tā kā. es tev saku, tas ir kosmos kā cilvēki. Un vispār šīs tēmas, kad tu gribi audzināt savus bērnus citādāk, tas ir ļoti triggerojoši cilvēkiem. Jā. Ļoti. Un es teiktu, ka viens no tiem iemesliem, kāpēc tas ir tik triggerojoši, ir tāpēc, ka tas standarts, mēs taču visi normāli izaugām. Pastāsti, kādi mēs visi normāli esam. Jo, lai tu sev pateiktu, ka varbūt es esmu pieļāvis kļūdas vai kad pret mani nepareizi izturējies, tas ir nenormāli sāpīgi. Tas ir nenormāli sāpīgi to pieņemt, ka pret mani māma neizturējās. Un tāpēc, tas vispār audzināt bērnus, tāpēc arī ir tik grūti, jo tas īstenībā bērnu audzināšana ir vairāk par sevis audzināšanu nekā par tiem bērniem, jo viņi šauj ārā korķus tev. Un tas ir nevis tāpēc, ka viņi kaut ko nepareizi dara, bet tāpēc, ka tu neesi spējīgs, pieņemt, saprast vai izdzīvot visu, un tas tevi atmet atpakaļ kaut kādās bērnības situācijās, kur tu esi sajūties bezpalīdzīgā stāvoklī, kur, tas ir bailes. Jā, un tas ir nenormāli sāpīgi to pieņemt. Kad man būs bērni, es gribēšu pierādīt visiem, pilnīgi visu pretējo par visiem faktiem. Es gribēšu parādīt, ka sieviete var būt skaista slaida, spēcīga grūtniecībā, ka viņa var būt skaista slaida arī pēc grūtniecības. Es gribēšu parādīt to, ka mazais dzers pienu kaut līdz 3 gadiem. No mātes krūts. Ēdīs kaulu smadzenes piebarošanā, dosim malto gaļu kārtīgi. Un es gribu pierādīt ar to, ka, tu iepriekš ieminējies par gēniem. Gēni, mums kaut ko pasaka par to, kāda būs mūsu matu krāsa, acu krāsa. Vai gan augums, es īsti nezinu, jo man šķiet, ja es būtu savā bērnībā, ja man būtu tie vecāki ar manu mindsetu, varbūt es būtu bijis garāks arī. Pilnīgi iespējams. Man ir noteikti bijis uzturvielu deficīts. Jā, noteikti. Jā. Un tas ietekmē augšanu tomēr. Jā. Tāpēc es gribu pierādīt to, ka bērns noteikti nebūs, īsāks vai tik gari, cik mēs ar draudzeni. Es gribu parādīt to, ka varbūt viņš būs vēl garāks, vēl lielāks, ar izteiktāku žokļa līniju, ar smukākiem zobiem, ar izveidotāku galvas kausu, ar labāku stāju un tā tālāk. Tāpēc tas būs baigais ceļš, tas būs baigais gadu 10 projekts, bet es domāju, ka tā kā es iešu pret sistēmu, es noteikti ļoti daudz ko arī publicēšu un rādīšu, tā lai internets uzsprākst. Un tā vēl labāk, vairāk cipari nāk iekšā, zini kā. Cik ilgi tu esi kopā ar savu draudzeni? Gandrīz 2 gadi. Un kāpēc vēl nav bērnu? Redzi, tā ir tāda sensitīva tēma. Es jau bērniem esmu gatavs jau sen. Okay. Jau, man liekas, jau ar iepriekšējiem draudzenēm biju gatavs, bet labi, ka nesanāca. Labi, ka esmu ticis pie šīs brīnišķīgās sievietes. Viņa vēl negrib, viņa grib pabaudīt mūs abus vēl, tur vēl. Viņa saka, varbūt pēc 2 gadiem, un tā tālāk, vai ne? Bet tu jau nekad nevar būt tam gatavs, cik es saprotu. Tu nekad nepienāks, man liekas, tā diena, kad tu pamodīsies no rīta. Es esmu gatavs bērniem. Jā, vai bliežam. Nenotiek. Tas vienkārši nenotiek. Es teiktu, ka bērni ir jādzemdē, jo, visa tā mūsu dzīve, kur mēs pavadām bez bērniem, tur dzīves baudīšana, un tur tik lieliski, es tur varu darīt, ko es gribu, un es baudu dzīvi, Tas viss ir tāds pirmais līmenis. Un mēs varam tajā līmenī tur runāt, tur būt empātiskiem pret citiem, tur pieņemošiem pret citiem, tur mīlestība. Tu reāli nespēji to saprast līdz brīdim, kad tu kļūsti par vecāku. Jo tad tu vari ieiet tādā, es teiktu, nākamajā līmenī, ka tu vispār pieaudz pirmo reizi. Jo tu pirmo reizi pieaudz, jo tev pirmo reizi dzīvē ir sevi jānoliek 2. plānā. Jo kāds par tevi ir svarīgāks. Tas ir brīdis, kad tu pieaudz. Kad kāds par tevi ir svarīgāks. Tev gribas gulēt, sorry, tev mazais ir pamodies. Tu nevari viņam pateikt, sorry, es tagad pagulēšu. Tu celies. Un tādas ir ļoti, ļoti daudz lietas. Un arī, jo mēs ļoti daudz runājam par to ķermenisko un fizisko pasauli, gan par bērniem, gan par, vispār, par uzturu un ķermeni kā tādu fiziskā pasauli, kaut kas taustāms, ne?
ar bērnu audzināšanu ļoti bieži, varbūt ne pat grūtības, bet tā saruna būtu vairāk par to mentālo, kas mums galvā notiek tajā brīdī, kas vispār notiek, kad tu esi ar to mazulīti kopā tādā, nezinu, mentālā fonā kaut kādā, es pat nezinu, kā to nosaukt, citā kaut kādā bišķiņa tā kā realitātē, ja, kas tur notiek, jo arī, piemēram, es piedzemdēju dēliņu, man bija pēcdzemdību depresija. Ar visu to, ka es nenormāli gribēju būt māma, es drausmīgi gaidīju to bērniņu, es viņu tik nenormāli gribēju, es biju tik pārlaimīga, ka es pie viņa tiku, un man ar to visu tāpat bija pēcdzemdību depresija. Man bija reizes, kad es iedevu to bērnu vīram, izgāju ārā pa durvīm un vienkārši histērijā raudāju ārā, sēžot no tā, cik tev viss ir vienkārši, ak, Dievs, par daudz un cik šausmīgi grūti ir. Un tas atkal, jā, man liekas... Tur jātiek pāri sev, ja? Jā, un tur ir tas stāsts, jā, kad, mēs varam fiziski ļoti daudz ko darīt un sev palīdzēt un atbalstīt. Bet ja mums nav galvā viss sakārtots, un tu turpat vari, principā, tu nevari sagatavot sevi kaut kam, ko tu nezini. Vai ne? Tu vari sev iedot instrumentus, protams, kas tev palīdzēs ar to tikt galā, bet tajā brīdī, tu nevari īsti, tā kā neko izdarīt, kamēr tu tur neesi. Un atkal no šādām situācijām tev visu laiku ir jāmācās. Tas pats tagad, ko es ļoti aktīvi novēroju savā ikdienā, tas, ko es kā māma visu laiku mācos, ir noķert to savu automātisko reakciju, kas tev ir. Piemēram, es tagad nosistu, man izlītu glāzi. Tev, tu tagad ar mani tu droši vien noslēptu, bet to savu reālo sajūtu. Bet tev, visticamāk būtu, kāpēc tev tā bija jādara? Kas ir tev? Dīvaini kaut kādais. Un bērns to visu laiku, principā, dara. Tīri, lai redzētu tev reakciju. Un tas, kas tev ir, kā vecākam jāiemācās, ir, labi, nolija. Es saslaucīšu. Vai arī reku sīkais paņem slupēt saslaucīšu. Kas notika tāds? Reāli. Izlīja ūdens. Un to nebija vairāk. Aizies ielies vēl. Tā kā, saprot, un visu laiku šādas situācijas tevi vienkārši nenormāli izsit ārā. Un vistrakākais ir, ka tev ir divi tādi, kuri tev fonā visu laiku mamu, un otrs un tev ir jāpaspēj uztaisīt ēst. Vai es nezinu, jebkas cits, ko izdarīt, vienalga, ja? Un tās situācijas vienkārši tevi nenormāli sit. Un tur ir tas stāsts, ne jau, ka tie bērni kaut ko nepareizi dara. Jo viņiem visu var loģiski paskaidrot, kāpēc tas bērns raud un kāpēc šitais bērns ir neapmierināts. Tur visticamāk, vai viņš ir neizgulējies, vai viņam ir pārslodzi, pārstimulēts no multenēm bijis, kas starp citu ir arī liels temats, par ko runāt. Jā. Ne tikai stimulācija, bet arī tās tēmas, kas protams, jā, bet tur visticamāk ļoti labi ir saprotams, kāpēc tas 3-gadnieks tur kaut kā tā reaģē. Arī bēbītis, viņš raud, viņam vajag māmīti, viņš tur 5 minūtes sēž uz tās zemes viens pats, viņam pietrūks tā māma pēc tam 5 minūtēm, un tas ir normāli, ka tā ir. Bet es esmu tagad izdomājis, ka es gribu uztaisīt ēst, piemēram, un man ir jāstāv pie tās plīts, un tas arī, mana ekspektācija pret to realitāti, kā es to pieņemu, un otrs ir, kā es, spēju sevi savaldīt vai vienkārši sadzīvot, jo tā automātiskā reakcija ir uzkliegt, kad beidz raudāt, tev nekas nekaiš, nečīksti, klusu sēdi, ja? Es taisu ēst, tev viss būs aizveries no sērijas. Jā, bet tā ir tā pirmā reakcija, un es domāju, ka es neesmu vienīgā. Es esmu noteikti agresīvāka, kā standarta sieviete var būt kaut kādās šādās izpausmēs. Man ir jābaidās. Bet ne jau tādā ziņā uz kaut kādu vardarbību, ja, bet, tīri tas arī, kā es runāju, un rakstura ziņā, jā. Un man šīs tādas lietas tiešām ir, saņemies. un tas ir tas, ar ko tu strādā. Un es domāju, ka vīriešiem, es piemēram, savu vīru redzu, viņam ļoti bieži ir tā, ka it īpaši pēc grūtākām darba dienām, ka tev tur vienkārši ir mentālais overloads arī, viņš atnāk mājās, un tie abi bērni tur kaut ko čīkst, un es zinu, kā sieva tur vēl kaut ko viņam bišķiņu uzburzīja virsū, un visu viņš uzsprākst. Un tad, tā kā, ir tas, ka tev ir jāsaprot, kad ir iemesli, kāpēc tu tā jūties, un ir iemesli, kāpēc otrs jūtās tā. Un principā tikai tad, kad tu kļūsti par to vecāku, kā es iepriekš minēju, tikai tad tu spēj īstu empātiju saprast par cilvēkiem, jo tu to visu jau redzi, to otru cilvēku, es vismaz skatos tagad uz cilvēkiem pieaugušiem, es ļoti bieži redzu jau, ka tev bērnībā šitas nāk no bērnības. Šitas nav par to, kas ir te, tagad notiek,
par konkrēto situāciju, bet šitas ir tev iepriekš ir kaut kas jau sakrājies, tev, visticamāk, mīlestība par maz bērnībā ir bijusi, ka tev tur tagad drausmīgi vēglējas uz tevi skatos un nedod Dievs tev 3-gadnieks pārtrauks un tu uzsprāgsi par to, ka tavu vārdu pārtrauc tagad 3-gadnieks, ja? Jo tas ir izrādās ļoti triggerojoši cilvēkiem, ka tevi pārtrauc runāt 3-gadnieks. Ja, un ir ļoti, ka tu spēj paskatīties uz pasauli pilnīgi citām acīm. Tas ir, protams, pie nosacījuma, ja tu esi tajā mamošanā iekšā, nevis, ka tu piedzemdē bērnu un domā, kā tu ātrāk varēsi atgriezties darbā, kā tu ātrāk varēsi nolikt to bērnu kādam citam un aiziet atpūsties. Cik daudz mūs veido mūsu bērnība? Tā kā nenormāli. Tā kā liela daļa mūsu personības vispār ir mūsu bērnība. Tas, Jā. kā mēs uztvērām pasauli, kādi bija mūsu vecāki, kādi bija mūsu draugi, skolas biedri un tā tālāk. Un lielākā daļa mums nesaprot, ka tas nāk no turienes. Un lielākā daļa mums nespēja tikt galā vai nezina, kā ar to tikt galā. Negrib, jo tas ir grūti. Pats, ja tu to saproti, tas ir grūti, priekš kam, un to veiks tāpat, tas normāls. Jā, jo pasaulē jau būtu jāuztver tā harmoniski, jācenšas. Tā kā tu stāstīji, tā glāze izliena, ielies jaunu, savāks, satīrīs, kāpēc tas mūs tā trigero? Tāpēc, ka, visticamāk, kāda bija reakcija pret tevi, kad tu apgāzi glāzi bērnībā? Tev visticamāk bija tieši tā reakcija, kuru es būtu, gribēju noslēpt. Un tas ir arī, ļoti bieži tās automātiskās reakcijas ir tās, kas nāk no bērnības ārā. Kā pret tevi izturējās. Jā, es to pats uz sevis jūtu, bet es to tā baigi neizrādu. Man ir tas, piemēram, izlītā glāze tev. Jā, man ir tāds iekšā. Jā, bet es to neparādu. Es saprotu, tā ir mana problēma. Un tās ir divas lietas. Ir viens, kas uzreiz reaģē. Jā. Otrs, es reaģēju iekšēji tikai. Jā, un tā ir tomēr ir atšķirība. Un man bērnība personīgi, kā jau daudz varētu teikt, nebija viegli. Man bija terors skolā, man bija terors mājās, es visu laiku biju tādā viesuļvētrā palielinu. Man ļoti daudzi cilvēki, kas pazīst mani un manus vecākus, saka, tu vēl normāls? Kā tas dēls viņiem ir normāls vispār? Vai ne? Protams, ļoti lielākā daļa jau neuzskata man par normālu, vai ne? Bet, tā kā... Jā, un līdz šai dienai man ir vēl lietas, ko esmu sapratuši, ka tas nāk no manas bērnības, bet ļoti daudz, ka mēs esmu tā, kaut kādā veidā, man šķiet izdzis pāri, varbūt kaut kur dziļi paslēpjas vienkārši pagaidām, mazums tas vēl viss nāks ārā. Bet kas man sāka palīdzēt tajā visā, ir mana elpa. Jā, es sāku elpošanas vingrinājumus veikt, un tajā brīdī, kad es aizvērs acis un kad tu elpo, un tu mēģini savienoties, sakonektēties ar sevi un mēģināt nedomāt par lietām, kas ir ārpus tevis, bet tagad par sevi, bieži vien uznāk kaut kāda bērnības trauma tur virsū. Un tur tad tur bija tā lieta. Un tā, kad tu to beidzot saproti, tad tu to vairs tik viegli uzreiz uztver. Un tas vairs nesagādā problēmas, tāpēc tāda kā elpošana ļoti palīdz. Tas ir tas, ko es teicu, body keeps the score, burtiski, kad mēs to visu uzkrājam sevi un ar tādām elpošanas metodēm mēs varam palīdzēt izreaģēt tās sajūtas ārā no ķermeņa. Tas jau nekur nepazūd. Arī tā kā tu tikko minēji, tu to sajūtu, vai tu tā kā, uzreiz izveido to reakciju, uzkliedz, piemēram, vai vienalga, kas ir tā pirmā reakcija, ja tu viņu izlaid ārā, vai arī tu viņu notur pie sevis. Bet pat, ja tu viņu notur pie sevis, viņa nepazūd no mums ārā. Triggers tāpat. Jā, viņa jebkurā gadījumā paliek, un tas, elpošanas metodas ir viens no veidiem, kā mēs varam izreaģēt šo te ārā. Tāpēc arī sportošana ir tik laba, jo mēs caur sportu varam fiziski izlikt laukā kaut kādas tās emocijas, kaut kādas sāpes, kas mums ir sakrājušās emocionāli. Caur to, tas ir ļoti labs veids, kā izreaģēt to laukā. Un tas ir tas par to emociju regulāciju stāsts, kad mēs kā pieauguši cilvēki ļoti bieži neprotam regulēt savas emocijas. Emocionāla inteliģence ir ļoti zema. Jā. Un tas atkal nāk no bērnības. Ļoti lielai daļai mūsu, it īpaši Latvijā, es domāju, pie tās situācijas, kādā mēs esam uzauguši, un kā mūsu vecāki auga, tur, nevar pārmest viņiem baigi par to, pie tās pasaules, kāda bija. Tur, es pat nestādu uz priekšā, cik tas bija šausmīgi, vai ne? Bet, atkal no otras puses, es nezinu, kaut kā jau jāmēģina tas vidusceļš atrast, jo pateikt, ka, mani sita, un es tāpēc sitīšu savus bērnus, kā tas normāls izaugu. Kaut kur ir kā višiņi. Bet, te arī tas stāsts, ko es iepriekš gribēju teikt, ka arī ir
protams, ka tas viss mūs veido tā bērnība, bet ja mēs, nezinu, 30 gadu vecumā cilvēks vēl aizvien vaino savus vecākus pie savas neizdevušās dzīves, tad problēma vairs nav vecākos. Sen jau vairs. Jā. Ko domā par mājdzemdībām? Tikai to labāko. Tas, ko valdība mēģina izdarīt šobrīd, ir vienkārši briesmīgi. Te atkal ir, jā, te ir nekas cits, kā, nezinu, kaut kāda izreikināšanās vai pat neizreikināšanās, tur noteikti viņiem arī kaut kādas savas troņu spēles notiek savā vidē, bet kā biznesa tas nav, nekas cits kā biznesa tas nav. Mēs demogrāfiju redzam, ka samazinās, un ja sievietes vēl jau tā tik maz dzemdē, ja, un ja sievietes, kas jau tā tik maz dzemdē, vispār izvēlas nedzemdēt stacionārā, tur tā naudiņa aiziet garām, un jau tā naudiņa tik maz ir. Ko darīt? Jāliek viņai visām braukt uz stacionāru. Bet tas ir, es jau iepriekš pieminēju to dzemdību tēmu, par to, ka stacionārā ārstiem ir vadlīnijas, pēc kurām ir jāvadās. Es sāku klausīties arī iepriekšējo tavu podcastu ar doktoru Medņu, un viņš arī šo te pieminēja, ka līdz mājas beigām ir jāiekļaujās, tad mēs tagad ātrāk kaut ko darīsim. Ja? Bet dabiski tas process nav tā, ka tur 10 stundas un sievietē ir jābūt piedzemdējušai. Es to skaitli nosaucu vienkārši out of nowhere, ja? Bet kā domāju, ja? Katra sieviete var dzemdēt absolūti citās laikos. Noteikti, ka tur ir, protams, jāskatās, kā tas mazulīts vēderā jūtās, ja? Jo ja viņš tur cik stundas ir tur bez tiem augļūdeņiem, piemēram, ka tad tur kaut kas. Bet dabīgas fizioloģiskas dzemdības nav medical emergency. Nav. Sievietes var dzemdēt mājās. It īpaši tad, ja grūtniecība ir notikusi fizioloģiski, bez komplikācijām. Un nav pilnīgi nekāda pamata, lai tai sievietē brauktu slimnīcu pa galvu, pa kaklu un tur tagad dakteru uzraudzībā kaut ko darītu. Un arī ļoti bieži tā iejaukšanās ir tieši tāpēc, ka sieviete ir pārāk ātri aizbraukusi uz stacionāru. Tā vide ir veikusi, radījusi kaut kādu satraukumu vai tur no dakteru puses iesaistas vai vienkārši vide kā tāda, jo daudziem cilvēkiem vienkārši slimnīcā nepatīk atrasties. Lielākai daļai droši vien slimnīcā vienkārši nepatīk atrasties. Līdz ar to tā vide jau kā tāda rada to stresu, kas atkal var pasliktināt savu dzemdību gaitu. Skaties to sievieti iebāžu palātā ar visādiem aromātiem, visādām špricēm, plus virs mātes galvas flikero lampa, sintētisks apgaismojums. Par cilvēkiem tās lietas nezina. Jā, tas arī ir, tas ir klusais stress, kuru tu pat nesaproti. Jā. Tā jau cilvēkam ideālā gadījumā tas būtu jādara vispār dabā. Tagad, labā ziņa ir tāda, ka arvien vairāk un vairāk mēs tomēr redzam, ka tā tendence ir arī stacionāriem pielāgot vairāk tās mājdzemdībām. Varbūt tā, piemēram, Jūrmalā ir mājdzemdība palāta, kas ir, vispār es dēliņu dzemdēju Jūrmalā. Man tas beidzās ar akūto ķeizargriezienu, jo tur bija cits daudz nianses pirms tam, bet tas pēcdzemdību periods, tur nebija sajūta, ka tu esi slimnīcā. Tur bija tiešām, man bija sajūta, ka es esmu viesnīcā atbraukus palikt. Vienkārši tā pēcdzemdība aprūpe bija vienkārši perfekta. Tur vispār nav par ko piesīties. Un viņiem ir arī lielā mājdzemdību palāta, kur tev ir burtiski gulta, virtuvīte, tur logi ar skaisto skatu uz bulduru mežiņu, ja, tur pie Jūrmalas slimnīcas, un tad ir tāda kušetīte, kur tā kā tās dzemdības var notikt, bet, principā tu jūties tā kā viesnīcā, kā mājās atbraucis pačilot. Un tur arī var notikt tas dzemdības tajā pašā istabā, tā varētu teikt. Un tad ir dzemdību zāle, kurā tur bija arī parastā gulta, kurā es personīgi gulēju, bija arī, protams, tā kušeta, kur sievietēm liek tajā briesmīgajā, drausmīgajā pozā spiest bērnu ārā. Protams, ka ir arī tā daļa, bet gaismas bija izslēgts, bija tāds mazā gaismiņa, kaut kāds bīdēja, tur mūziņa man fonā, bija ļoti forši. Stradiņos es nonācu ar savu meitiņu slimnīcā, tāpēc, ka man bija šausmīgi straujas dzemdības. Viņas bija mājās. Principā tagad, ja es domāju, varbūt, ka man vajadzēja pašai saņemties piedzemdēt mājās meitiņu. Bet man vienkārši viss tas trausmīgi ātri notika. Mēs saucām ātros un ātrie man aizvedu uz slimnīcu. Un tad mani burtiski uz ātrā palīdzības kuštītes ievēja dzemdību zālē un es ar 2 spiedieniem piedzemdēju meitiņu. Jā, un tā kā tas arī ir vispār stāsts par to, ka pēc ķeizargrieziena ir iespējams vaģinālas dzemdības. Jā, bet tad atkāpjoties atpakaļ par to tēmu, tur gan Stradiņos tā dzemdību zāle bija maziņa. Es pēc tam iekāpu tajā, tur bija tikai tā kušeta, dzemdību galds saucamais, laikam ar to gaismu augšā. Viņu tā kā varēja pāraut maliņā, bet viņi tur bija principā. Un tā telpa bija, es nezinu, tur 3 x 4 metri varbūt dzemdību zāle. Tur
bumbas, kuras parasti grūtniecēm patīk sēdēt dzemdību laikā un ar palīdzību, nu, tur knapi vieta bija to bumbu vispār nolikt uz zemes un tur kaut kā pašūpoties. Tā kā, nu, stradiņos man, jā, tas man ļoti un vispār tas stradiņos, ja mēs, laikam nevar jau tā vispār stāstīt sliktu par slimnīcām, ne? Bet tas, kāda tā dzemdību nodaļa bija ārprāts, nu, man bija ļoti skumīgi tur atrasties. Es Es nedrīkst, bet ir cerēju. jāstāsta tādas lietas. Nu, jā. Tas Es ir jā, jā. cilvēkiem ir jāzina tas. Jā, jo, nu, tur bija, tagad jau viņi it kā runā, ka tur būs tur remonts un UTT, bet, nu, šobrīd, nu, te nav mazuļu cienīgas telpas, nu, vispār. Es saprotu, labi, sievieti pieaugušo tu tur ieliec, bet mazu zīdainīti. Tas telpas bija vienkārši traģiskas. Pie tam, ja tev ir garš gaitenis, dzemdību nodaļa, un tualete ir vienā gaiteņa galā. Sievietei, kurai vienalga, nu, tur ķeizaris bijis vai kas viņa knapi kustās. Skaidrs, ka mums ir jāsāk kustēties uzreiz un maksimāli ātri, ja, lai tur viss apsiņojās un UTT, bet tev ir ar to zīdainīti jātiek kaut kur otrā galā uz tualeti vispār, lai aizietu. Ir pie tam arī, nu, arī standartā, ja, tev ir ratiņi, kuros tas bērns ir jāieliek, un lai tu tualetē ieiet, tu jau tur baigi iestumt to bērnu, nevar iekšā. Nu, tā kā, un man, piemēram, un tad arī tur bija kaut kādas epizodes, man pateica, ka es nedrīkstu savu bērnu turēt klēpī, ejot pa gaiteni, viņam ir jābūt ratiņos, jo pastāv risks, ka es varētu paģībt un nokrist. Nu, Nē, nu vienmēr pastāv Nu, risks. tur Pastāv tieši risks, ka arī tā. tur sienas sabruks slimnīcā. Tieši, tā kā... tieši tā. Nu, ļoti daudz tāds nianses, kas man vienkārši likās, nu, arī paldies Dievam, ka man uz to pirmo dienu bija vīrs, jo viņš pēc tam uz otro nakti brauc pie dēliņa palikt, bet man bija jāiet taisīt plaušu rengens, kurš arī es nesaprotu, kāpēc sievietei pēc dzemdībām ir jāiet un jātaisa rengens. Tur droši vien viņiem ir kaut kāds pamatojums, kuru es nezinu, bet man nostāda faktu priekšā, man ir jāiet, jo Jūrmalā, piemēram, man nebija, nu, pēc pirmajām dzemdībām. Es tāpēc pat nezināju, ka kaut kas tāds vispār ir. Bet stāsts tāds, ja, nu, ja tev nav tas, nu, vīrietis, piemēram, kam iedod to mazulīti uz to brīdi, tu viņu aizved uz māsu istabu, tur ieliec tajā māsu istabā, un viņš tur var kliegt, viņš tur var raudāt. Nu, visticamāk, ja viņš sāks raudāt, viņam iedos pudeli, kas būs iekšā pudelē, ne jau mans piens. Jā. Nu, un, nu, tāds, tā kā, jo man, piemēram, man tas šķiet ļoti, ļoti svarīgi, ka tad, kad es piedzemdēju bērniņu, es esmu ar savu bērniņu un neviens man viņu neņem nost. Nu, neviens. Es negribu, lai kāds viņam pieskarās. Jā. Tas ir pilnīgi instinktīvi, ka man Jā. gribas, lai jūs atteiat no mana bērna. It īpaši ar Jā. pirmo bērniņu man bija tā Pat vīram sajūta. var nedot vēl to bērnu. Jā, Negribētu dot. jā, man sākumā reāli tā bija ar dēliņu sākumā. Un atnāk tur kaut kādas ārstis, sāk viņu tur ģērbt, tur to, ko viņš tur raud, viņām vienalga, viņām savs darbs ir jāizdara. Man gribas, špai melā, mans bērniņš raud. Un tad, nu, tajos stradiņos, piemēram, man bija, tā nav komplikācija, bet man bija pozitīvs tas strepakoka analīze, kuru parasti saka, ka, ja viņi ir pozitīvi, tad ir jābrauc diezgan laicīgi uz stacionāru, lai paspētu izlaist tur kaut kādu antibiotiku kursu, lai mazinātu iespēju, ka mazulis caur dzemdību ceļiem piedzimstot var saņemt to strepakoku, to baktēriju vai kas tā ir, jā. Un jo mazuļiem viņi var būt tā kā diezgan draudīga. Nu, lūk, un es biju par to sabijusies, jo man viņš bija pozitīvs, bet tā kā man tās dzemdības bija tik šausmīgi straujas, tur, protams, nekādas antibiotikas nepaspēja tikt izlaistas, un līdz ar to mums bija jātais papildus analīzes meitiņai, kur viņai šeit dūra rociņā un tecināja asintiņas, lai paņemtu, lai saprastu, vai viņai ir vai nav. Un tas arī bija, kā mēs aizējām uz to māsu palātu, viņi tur noliek to meitiņu, un viņi tā kā guļ, bet nu, viņa tā kā bišķiņ raud. Un es visu laiku viņai glaudu galvu, saku, meitiņ, es tepat esmu, viss ir kārtībā, es esmu ar tevi kopā, te ir dakteri, viņi to paņems analīzītes, bet es tepat esmu, tu neesi viena. Un tā kā, nu, visu laiku ar viņu runāju, lai viņa dzird manu balsi, lai viņa zina, ka viņa ir drošībā. Un tā medmāsa paskatās uz mani, mamma ir satrauktāka kā pats bērns. Un man tāds, nu jā, esmu ok, nu ko tālāk. Mēs esam tik nenormāli attālinājušos no dabas. Jā, Nenormāli. ļoti. Tā kā, nu, tās visas lietas, ko tu nosauci, nu, tam tā ir jābūt. Nu, tā kā tas mātišais instinkts, tev ir jābūt pie sava bērna, tev viņš ir jātur. Bet ne, tev viņi atņem viņu slauka tur un vēl sazin, ko tur ar viņu dara. Ko tu domā par vakcīnām? Tas bija tas provokatīvais jautājums. Es personīgi uzskatu, ka tā ir izvēle katram cilvēkam brīva, vai tu to gribi darīt, vai tu to negribi darīt. Loģiski. Uh, Neviens ārsts tev to nevar uzspiest darīt, ne ar kādām metodēm, tā nebūtu jābūt. Tāpat arī es drīkstu uzdot jautājumus par vakcīnām,
kāpēc manam bērnam tieši šī vakcīna ir nepieciešama. Un tam nebūtu jābūt kā kaut kam dīvainam, ka es uzdodu jautājumus. Tos jautājumus, kas man ir bijuši par vakcīnām, ārsti nespēja atbildēt, jo vienkārši atbild ir, vajag tāpēc, ka vajag. Kā? Kāpēc vajag vakcīnas? Vajag. Tu taču negribi saslimt ar tām slimībām. Jā. Negribi, tad, значит, vajag. Tas ir principā. Bet tiklīdz tu uzdod kaut kādus dziļākus jautājumus, tā pirmkārt uz tevi sāk skatīties kā uz kaut ko dīvainu. Kāpēc tu vispār man to jautā? Kā tev bija jābūt sistēmas vergam, tev bija jāklausa. Un šajā visā jautājumā es neesmu kategoriski pret vakcinēšanos un kā tādu. Kad, es neuzskatu, ka tur varbūt tiešām tur ir, es nezinu, pilnīgi visiem nevajadzīgas lietas un tur viss slikti, ja? Bet man visvairāk tracina fakts, ka, ja es uzdodu par to jautājumu, es automātiski tieku klasificēta kā antivaksere, kaut kāda pilnīga kuku, Vudstokas mammīti, kurai nav točnu pilna galva ar kaut ko sakarīgu. Un tas, kas man visvairāk tracina. Un es to nespēju saprast, jo es pēc dabas esmu cilvēks, kurš uzdod jautājumus par visu, kas notiek. Kāpēc? Kāpēc? Tā ir ļoti laba iezīme. Lielākā daļa to nedara. Jā, un par vakcīnām arī it īpaši tāpēc, ka tu nevari, ja es par kaut ko nedrīkstu uzdot jautājumu, tad man jau vairāk rodas interesi, kāpēc es par to nevaru jautāt. Jā, vakcīnas tā ir tāda baigi sensitīva tēma, tāpēc es ir pieskāros tam iepriekšējā podkāstā ar bēdīgi slaveno, diemžēl, Edgaru Medni. Loģiski, ka viņš būs bēdīgi slavens, tāpēc, ka viņš ir pret sistēmu, viņš ir pret vakcīnām, bet es esmu tajā pašā maisā, es arī esmu pret to, tad jau es arī, kādu dienu es arī būšu bēdīgi slavens noteikti, bet tas ir normāli, un jebkurš cilvēks, kurš uzdod jautājumus, un ja viņš kaut kādā veidā kļūst ietekmīgs sabiedrībā, viņu sauc par bēdīgi slavenu, tāpēc, ka viņš ir pret sistēmu, un sistēma tādus cilvēkus grib tā saukt. Jā, jo tu esi reāls drauds, un nedod Dievs, tev ļoti daudzi notic, viņi tev panesās, un viss. Farmācija mazāk naudiņas, vakcīnām mazāk naudiņas. Tas ir viss tikai un vienīgi draudz biznesam. Esmu kategoriski pret vakcīnām, tāpēc, ka priekš kā mums imūnsistēma ir? Priekš kā? Es esmu pret pirmajā bērna gadā, jā, es šeit piekrītu. Mazam bērnam tik daudz, pie tam, ja, es ar meitiņu aizgāju pie ģimenes ārsta, un es teicu, ka es šobrīd nē. Vienkārši es pateicu, šobrīd nē, šobrīd mēs nevakcinējam. Tad, kad būs gads, tad, jo otrs, ir tas standarta bērnu vakcinācijas kalendārs, ka tur 2, 4, 6 mēnešu vecumā, un tad ir uz gadu, tur papildus potas, un tad tur uz pusotru kaut kas vēl bija. Bet, teiksim, to difterijas poti, piemēram, tu vari novilkt pēc gada vecuma, un tad tev, ja tu vakcinē bērnu pēc gada vecuma, tev nevajag vairs tās 3 vai 4 dozes, tev pietiek ar 2. Tad jautājums, kāpēc mēs uzreiz nevaram vienkārši pēc gada vecuma vakcinēt ar 2? Kāpēc tad vajag tik daudz? Jā, mēdnis arī šo ļoti labi paskaidroja, kā strādā tā bērna imūnsistēma. Jā, ka ja mēs kaut ko darām, tad visdrīzāk pēc gada, jo tev pirmo gadu bērniņam ir tava imūnsistēma vēl iekšā, ja, tā kā tur viņš nav vēl sācis izveidot savējo, ja. Un vēl tas pats, piemēram, par stingumkrampju arī potēm. Tā kā tur reāli viņš esot teicis, ka bērniem viņi paši ir izveidojuši antivielas par stingumkrampjiem. Tā kā mēs jau ļoti daudz ko esam atrisinājuši ar sanitāriju, ar tīrāku ūdeni, ar kanalizāciju, ar kaut kādām pašām antibiotikām, kas tev tā kā neveicina infekcijas un tā tālāk, ja, kur, protams, arī ir otrs stāsts, ja, katru reizi viņas nevajag uzreiz bāzt sevī, kā ir kaut kāds pušums rēta vai izgriezt kaut kas, ja, bet tā kā mēs ļoti daudz ko esam jau tikuši galā. Jā, tā kā, un, pieņemsim, tas pats arī difterijas vakcīna tika ieviesta laikā, tad, kad jau difterijas bija kritiski zems. Jā. Tā ir ļoti liela daļa īstenībā vakcīnas, paskatās, kad viņas tika ieviestas ir jau pēc tā kāpuma, kad tā infekcija ir kāpusi. Viņa sāk kristies, un tad ir, vakcīna, un tad, redziet, mēs to izdarījām. Jā, mēs aplausus farmācija. Tā kā es uzskatu, ka mums viss ir dots, mums imūnsistēma ir dota, ja mēs dzīvojam pareizi, ja mēs esam veselīgi, ja mums nav visas šīs petroķīmijas apkārt, tad pārslimos un viss būs kārtībā. Te ir tieši tas stāsts par to, ka mūsu, kā es teicu, tas radītājs ir radījis visu to,
ka pulkstenītis, ka Nu, jā. tiks, viss ir sakārtots. Ja bērniņš tiek zīdīts normāli, tur gads, pusotras, 2, 3, ja, tas mazulītis dabū no māmas nenormāli daudz, nenormāli daudz. Un ne tikai uzturvielas, bet arī visas šīs te lietas imūnsistēmai. Un vispār tas mātes piens ir, viņš nav visu laiku vienāds, viņš visu laiku mainās, Viņš mainās atkarībā no no rīta tā. un vakarā, jā, cik Ne es tikai, saprotu arī. Jā. arī tā melatonīns vairāk, kad izdalās mazulītim ir vakar pieniņš, lai viņš vieglāk varētu aiziet, Jā. bet arī par to, kad ir, piemēram, kaut kāda saslimšana. Mēs pat varam nenofiksēt, nepiefiksēt to brīdi, kad ir, teiksim, kaut kāda, nezinu, kāds vīrus, viņš pie mums atnācis, ja, bet iedomājies, kāds tas ķermenis, cik tas ir gudri. Es varbūt tik gudri nemācēšu izstāstīt, ja tik pareizos vārdos, bet tā darbība ir tāda, ka mazulītis pieskaroties mātes krūtī, tā mātes krūts sajūt to mazuļa kaut kādas tos vīrusus vai kaut kādas tās daļiņas un automātiski spēj pielāgot, nosūtot tajā pieniņā vairāk tās antivielas Tā redz, tas vajadzīgās. notiek ar saskarsmi Jā, uzreiz. tieši tā. Līdzīgi, ko es varu pateikt, cita tēma gan, bet kā mēs ļoti ilgi ēdām ar pirkstiem. Tas pats ir ar ēdienu. Tad, kad mēs ar pirkstiem pieskaramies ēdienam, mēs uzreiz iedodam informāciju, kas tas tāds būs. Jā, maz bērni jau tikai tā grib ēst, un tad mēs dusmojamies, ka tur gadīgs bērns nemāk ar dakšiņu un karotīti paēst. Viņš jau mācās sajust visu to, kas tur notiek arī, ēdot ar pirkstiem. Jā. Vēl ātri arī par tām pašām vakcīnām. Redz, pieņemsim, bēdīgi slavenais atkal Covid vakcīnu. Cik daudzi cilvēki aizgāja nopotēties, un cik viņi būsterus tur ir dabūjuši, tās poras, bet slimo tāpat ar Covidu. Tā kā tas pats jau ar visām citām slimībām. Bet tad būtu nomiris. Tāda paļu bomba būtu nomiris. Tas ir, jā, tas ir tas. Bet ko tad mēs cenšamies izglābt to, lai mēs nenomirstam, vai labāk, ka tu neslimo? Kur ir tā prioritāte? Covid laikā, man liekas, vispār tas bija tik absurdi, kad principā veseliem cilvēkiem bija jāiet vakcinēties, sākumā, kas bija, kad bija jāiet vakcinēties, lai pasargātu tos, kuri nav tik spēcīgi. Un tie, kas nav tik spēcīgi, bija cilvēki ar lieko svaru. Kas nozīmē, ka man, principā, veselam cilvēkam ir jāupurē savu, vai, jātestē, labi, viņi to noteikti neuztvēra kā upurēšanu, ja? Bet, principā, man ir jāiet vakcinēties, lai es pasargātu kādu, kurš savu izvēļu dēļ ir riska grupā. Jā. Varbūt mēs sākam pie viņiem, nevis pie manis. Jā, viņi paši ir vainīgi pie tā. Jā. Labi, atgriezīsimies pie bērniņu tēmām, pie dzemdībām. Es domāju, ka mēs tuvojamies noslēgumam. Ja vien nav kaut kas, ko mēs esam aizmirsuši pateikt, bet laikam viena lieta, par ko mēs neparunājām, mēs pieskārāmies tai fiziskajai pasaulē, mēs pieskārāmies spiritualitātei, traumām un tā tālāk un tā joprojām, bet nedaudz atgriežoties pie tās fiziskās pasaules, kas, manuprāt, arī ļoti svarīgi. Ne tikai, ko mēs klājam, kādus krēmus mēs lietojam, kādus ēdienus mēs lietojam, bet kādu apģērbu mēs lietojam. Ko tu vari par to pateikt? Jā, poliesters ir plastmasa uz ādas, it īpaši, kad mēs kustamies un svīstam, iesūta sādā, un tā ir plastmasa asinsritē. Vai plastmasa ir vienkārši puteklis mūsu asinsritē? Noteikti, ka nē. Ja mēs plastmasu negribam ēst noteikti un graust, tad mēs visticamāk negribam viņu arī savā asinsritē. Jā, es nezinu pat kā to paskaidrot tā, jo man šķiet vispār, ja es skatos uz visu pēc tā, arī kā tu teici, vai tas ir dabā un vai tas ir no dabas, vai tas ir kaut kas, ko daba ir iecerējusi mūsos. Plastmasa nav no dabas, plastmasa ir cilvēka radīts kaut kas. Līdz ar to tas nav kaut kas, ko es gribu. Kokvilna savukārt, lins, tas pats zīds, ir dabīgi audumi, kuri ir nākuši no mūsu zemes. Cilvēks vienkārši viņu ir iemācījies apstrādāt tā, lai no viņa uztaisītu diedziņu un uzšūtu kādu audumu gabalu. Bet, es personīgi nevelku neko citu kā kokvilnu vai linu. Kokvilna ir noteikti pieejamāka kā lins, jo lins ir diezgan maciņam varbūt sāpīgs, tīpaši, ja gribās daudz un skaisti. Bet, kas attiecas tieši uz bērniem, bērniem īstenībā, par ko es priecājos, lielākoties visas mazuļu drēbītes ir no kokvilnas. Tur jautājums, ja tā ir organiskā vai tur nav apstrādāta tāpat ar krāsvielām, kas tur ir formaldehaids un visas tās pārējās lietas, jā, protams, bet lielākoties kokvilna, ražo bēbīšana drēbes no kokvilnas.
Bet tad ir viens posms, kurā iekāp šobrīd mans dēls 3-gadnieks, kur tev tas apģērbs jau vairs nav tā kā pie bērnu nodaļas, bet jau, nevis pie bēbīšu, bet pie bērnu nodaļas jau, un tur savukārt jau vienā brīdī vairs neskatās tik daudz. Un tad es redzu pataustu džemperi, es jau pēc taustas uzreiz jūtu, ka tā nav kokvilna, tur jau ir poliesters. Un tad, man liekas tā ļoti interesanti, kāpēc mēs tajā vienā brīdī kaut kā, pārējām uz plasmasas apģērbu. Jā, tas pats, zini, es ievēroju, pieņemsim, sensitīvi produkti priekš bērniem. Parasti tie sensitīvi produkti ir vislabākie arī priekš pieaugušā. Jā, tā ir. Jautājums, kāpēc vispār bērniem un pieaugušiem vajag kaut ko citu? Kāpēc, lai es uz savas ādas liktu kaut ko es nevarētu likt savam bērnam virsū? Kas tas, bet tas arī, protams, bizness, mārketings. Ja domāju, tu vari pārdot 3 reizes vairāk. Tas pats īstenībā arī par acu krēmiem. Tā kā tev nevajag acu krēmu un parastās ādas krēmu. Tā kā tas ir vienkārši papildus produktus, kur var nopelnīt naudu. Jā. Es vispār smērējos ar draudzeni. Mums katru vakaru ir rutīna. Mēs sēžam gultiņā un smērējamies ar taukiem. Lielopu taukiem. Ideāli. Tas ir labākais, kas var būt tādai. Jā, lielopu tauki jau bioloģiski ļoti līdzīgi mūsu ādai. Jā. Tāpēc viņi ļoti labi uzsūc un ļoti labi strādā. Jā. Tas ir viss, ko vajag. Viens produkts. Jā. Un lēti vēl pie tam. Jā. Man patīk šīs viestiņš. Es ar to smērējos vairāk. Tas man patīk, jā. Redzi, cilvēks domā, ka tā plasmas ir vienkārši plasmas gabals, bet plasmas jau tā ir petroķīmija. Tur ir ftālāti iekšā, vispārējās sintētiskās vielas, kas ar laiku noārdās, ietekmē mūsu hormonus. Es tieši gribēju teikt, tā ir tā lieta, kas hormonāli mūs traucē ķermenim. Un tad arī meitenes tur bieži sūdzās, ko mēs jau pieminējām par neauglību to tēmu, un tad nevar palikt stāvoklī, vai tur ir ļoti sāpīgas mēnešu reizes, un tad maziem bērniņiem arī tur kaut kādi hiperaktivitātes sindromi un vēl visādas tādas lietas. Ir jāpaskatās uz to vidi, kādā mēs dzīvojam, cik daudz mēs, un tā arī tas visbiežākais arguments, ko es esmu dzirdējusi, kad es norādu šīm lietām, ir, cik tad es viņu tur lietoju, cik tad es tur, bet tad tu padomā, tu no rīta ieej dušā ar ķīmisko dušas želeju, piemēram. Pēc tam šampūns tev vēl ir un vēl balzāms tev ir. Kondicionieris. Jā. Tad pēc tam tu izkāp ārā iztīri zobus ar fluoru, ar vēl visādām ķīmiskām vielām. Pēc tam tu uzliec tonerītu uz sejas dāmas, ar plasmas zobirstīteli. Tad tu uzliec sejas krēmu. Ja? Labākajā gadījumā tur ir vismaz 2 produkti, ko tu uz sejas kā sieviete liec, ja? Kas visi vēl skaitās. Pēc tam tu aizēji paņem tīru šķīvi, kurš ir mazgāts vai ar to trauku līdzekli vai ar to trauku mazgājumās mašīnas līdzekli. Jā, kas nepazūd no tā šķīvi. Jā. Un tad pēc tam tu, es nezinu, attaisi putriņu uzvāri, kur ir stāvējusi plasmasas iepakojumā. Un tu saki drusciņu. Un tu šito dari katru dienu, vairākas reizes dienā. Gadiem. Gadu 10. Jā, un tas ir drusciņi. Jā. Ja cilvēki domā, ka drusciņi uzreiz tā vairs nav rinda. Un tad tu vēl smaržas uzpūt, un tad tu vēl, piemēram, grīdu mazgā, vai putekļu slauki, vai ne? Un tu tiekāp mašīnā, kurā ir smaržaklītis. Jā, es biju dzirdējis vēl, ka, piņasim, tie paši mazgāšanas līdzekļi, ka apkopēju plaušu stāvoklis ir vēl sūdīgāks kā smēķētājiem pēc gadu 10. Vai viņi elpo izslēgto ķīmiju. Es kādreiz, pirms es biju ar bērniem, man bija savs uzkopšanas uzņēmums. Es pati arī sākumā tīrīju mājas un pēc tam izveidoju komandu, un kādas bija manas rokas. Jo, es tajā laikā par šīm tēmām vēl neinteresējos baigi. Es biju aizdomājusies par to, ka man cita elpu ciet tās smakas no tiem līdzekļiem. Bet es to, tā. Bet kādas bija manas rokas? Jo man nepatika izmantot cimdus, jo tad es nevarēju just lupatiņas mitrumu, un tad, es cimdus nelietoju. Kādas manas rokas izskatījās? Ārprāts. Man bija tā, ka, ja palika vēsāks laiks, man vienkārši līdz asinīm viss svērās vaļā. Pilnīgi vienkārši sēsta tāda bija drausmīgi vienkārši. Un tad es iedomājos, es to visu vēl elpoju, ja? Un tas tā kā tikai uz rokām nonāk. Iedomājies, tas nonāk iekšā plaušās tavās, kad tu elpo. Un tev tas zīdainis rāpo pa to grīdu. Jā. Viņš to visu elpo un pieskarās tam visam vēl. Jā, jo uz zīdaiņa ādas arī tas nonāk tieši tā. Jā. Tas viss ir ļoti briesmīgi. Vēl starp citu par to apģērbu, vai tu esi mēģinājusi linā ietīt bērnu? Nē. Esmu dzirdējis, ka bērnus ietinot linā, viņi nomierinās.
Jā, es esmu dzirdējusi par tieši gultasveļu, ka it kā līnam esot tur kaut kādas, te atkal jārunā par to, vai mēs ticam enerģijām un frekvencēm un tur, Ezotērikas jā, tēma, jā, jā. tādām lietām, bet es arī esmu dzirdējusi, jā, ka līna Mhm. gultasveļu palīdzot mazulīšiem Jā, vairāk tā kā. tur ir viss ļoti vienkārši. Cilvēkiem liekas tas kuku de lulu, bet tā ir parasta fizika paliela, un tas viss ir izmērāms. Mums ir sava frekvence, mēs esam 100. frekvencē. Kokvilnē ir 100. frekvence, zīdam bija 1000. frekvence, herci. Mhm. Un līdz ir visaugstākais, Mm. 5000 herci. Un līdz ar to katra lieta, kam mēs pieskaramies, tas kaut kādā veidā apzināti vai neapzināti mūs ietekmē. Jā. Jā, šim galdam ir sava frekvence, visam ir sava frekvence, tas viss ir normāli, zemē ir sava frekvence, jā. Mm. Un vienkārši šis stāsta to, ka cilvēks reāli jūtās labāk linā. Linds elpo labi, jā. Tu jūties labāk, enerģiskāk un tā tā. Līdz ar to tu jau arī kaut kādā veidā pacel to savu frekvenci, vai ne? Un tie cilvēki, kas tam tic un kas ar to nodarbojas, viņi noteikti jūt izmaiņas. Bet cilvēki, kas sauc to par kuku de lulu, lai viņi staigā savā poliesterī, kas ir līdzīgā frekvencē ar līķi. Poliesterim ir Jā. līdzīga, palielam gan vienādi jā. herci ar līķi. Jā, Tā kā, protams, ka tas tev ietekmēs. Mhm. Tu apzināti vai neapzināti, bet tas tev ietekmēs. Es par šīm tēmām vēl, es neesmu laikam līdz galam tā kā ticīga tām ezorētiskajām lietām, jo es vairāk pieturos pie Dieva, bet es neesmu kategoriski šajos jautājumos. Es ticu Dievam, es ticu šīm lietām, un man netraucē, ka kāds cits tic kaut kam citam. Bet te mēs atkal atgriežamies par tām frekvencēm. Es nezinu, es tiešām pirmo reizi dzirdēju, kā tu Jā. to nosauc, bet ja tas nāk no dabas, tas ir priekš mums paredzēts. Ja tas nav no dabas, tas nav priekš mums tieši tā. paredzēts. Un tas ir tas, man liekas, cik ļoti vienkārši īstenībā tas ir. Arī, piemēram, sievietēm es esmu ļoti daudz tagad lasījusi. Es tur vienā Facebook grupiņā esmu, kas, protams, arī ir viena tante teica, ja, bet tāpat tu redzi kaut kādas sakarības tomēr tajā visā, ka ļoti daudz sievietes ir runājušas par to, ka viņām ir sāpīgs mēnešu reizes. Kas mēnešu reižu laikā notiek, sieviete lieto paketi. Paketi arī, tur viņi var rakstīt uz paciņas, ka tur ir kokvilns, tas virspusīte, jā, bet tur tāpat tā ir balināta, tāpat un tur iekšā vēl plasmas, tieši tā. jā. Un sievietes, kurām ir bijušas sāpīgas mēnešus un ir nomainījušas paketes uz kaut ko dabīgāku vai vienkārši audumu apakšā palikt vai, starp citu, vispār mēnešreizu biksītes ir, bet arī Latvijā ražotās mēnešreizu biksītes ir no poliestera gatavots. Tā kā tas arī baigais risks. Viņas saka, ka tur apakšā tieši pie ģenitālijām esot kokvilna, bet, Tas nezinu. vispār vairs nav svarīgs. Jā. Bet, labi, katrā ziņā stāsts par to, ka sievietes, kuras ir pārgājušas no plasmas ieliknīšiem uz dabīgu audumu, viņām pāriet sāpes mēnešreizu laikā. Jā, tā var būt. Esmu dzirdējis par tiem pašiem arī, tā kā ir smagie metāli arī mēdz būt tamponos, un kad tie Jā. smagie metāli tieši var izmainīt to ciklu un biežumu un Jā. sāpes. Jā. Un, protams, šeit ir konspirācija, sazvērestība, ka tie smagie metāli tur ir mērķi, lai tu pirktu biežāk. Parasti tās sievietes, kuras lieto pašas sintētiskākos, viņiem tie cikli atkārtojās biežāk un biežāk. Jā, un līdz ar to tas arī biežāks klients. Jā, bet tas tieši tā, tas ne tikai par to ietekmē to vienu to menstruāciju ciklu, bet tas ietekmē arī visu pārējo to sievietes dzīvi. Jā. Jo principā no tās sievietes menstruācijas, spējas menstruēt, izriet arī visas pārējās lietas sievietes dzīvē. Jo tas viss ir tas mūsu hormonālais, ka mēs vispār varam būt mammas, ka mēs varam, spējam, tur domāt un būt ar saviem tiem mātišķajiem instinktiem. Tas jau viss ir radīts kā tāds ritenītis, viss kā kopums. Ja mēs izjaucam to startu, sabojājam to ciklu, tad arī viss pārējais īsti nevar notikt. Jā, man liekas, kaut kā mēs attālinoties, arī tā vide pilsētā, ka mēs dzīvojam katrs savā mazajā šūniņā, mēs esam tik ļoti prom no dabas un no tā, kā mums būtu kā cilvēkiem. Un es te nesaku, ka mums ir jāpārvēcās visiem uz laukiem un tur jādzīvo ar plikām pēdām UTT. Es tā gribu. Es arī tā gribētu. Kādu dienu man vasara birst. Jā, bet es nesaku, ka tas visiem ir jādara, bet vienkārši mums ir jāpamana dzīvē, ka mēs tik ļoti esam attālinājušies, ka mēs ar to sev nodaram pāri. Jā, jo vairāk mēs esam tālāk no dabas, jo slimāki mēs arī kļūstam. Jā. Ko uz šādas te pozitīvas, gandrīz pozitīvas Jā. nots,
Es gribēšu noslēgt šo podcastu. Un, man tev ir kaut kas neliels dāvanā. Paldies, kā atnāci. Ar tevi saruna bija ļoti jauka. Arī es par kaut ko aizdomājos, ko es nebiju aizdomājies. Un es gribētu tev iedot tavai veselībai, tavu bērnu veselībai, kaut ko ļoti skaistu, kas ir nācis no dabas un kas ir praktiski dabas multivitamīns. Olas no laukiem. Super, ideāli, paldies. Cik forši jāpastās kādā krāsā. Pasties, cik skaisti. Viena balta. Un viena balta, un super. Paldies tev. Ideāli dāvana. Man vispār arī tagad, kad jāiet ir kaut kur ciemos, tad, parasti visādi saldumus sapērk, ne? Tad es arī mēģinu augļu groziņu salikt vai kādu gaļiņu ielikt klāt. Jā. Tā kā paldies. Mums pašam jārāda tas piemērs. Tieši tā. Mums ir pierast atnes konfekti, atnes alkoholu. Esmu tas, kurš uzdāvina dzels pannu vai atnes olas vai atnes kādu gaļas gabalu. Jā, ideāli. Paldies tev. Paldies tev.